Man sauc Uģis Kuģis, joprojām nesmieties, tā sanāk. Man tā pašam patīk, un tie parasti daudz cilvēku kokšķerījās un meklē man īsto uzvārdu. Nē, man vienkārši citi, kas man lekcijas kaut kur man uzvārdu ir, jā, bet tas tā, kas kokšķerījās, tie atrodas. Mēs šiem parunāsim principā par vienu lietu. Ir tāds mīts cilvēkiem starpā, kad ģimenes dzīvē jābūt ir saldai. Tiešām jābūt, visam jābūt tik skaisti, perfekti jābūt ir. Un tiem, kam ir bijušas attiecības vai laulības, tie saka, jā, ļoti, vai ne? Tie pat skaļāk smējās. Es ļoti gribēju šodien atnākt. Jā. Tāpēc ir principā tiek, jo attiecības mēs runāsim, ka jāiziet 14 jautājumiem, pirms vispār attiecības sāk vispār vai vērtsā bija tikties. Un pēc tam mēs noiesim pie tāda stāvu, ko sauc par Panča Krodhu, tāda stāvu, ko es kā varu pateikt, kurā cilvēks līmenī attiecības grib būvēt. Tur ļoti vienkārši var noteikt, ja jūs satiekat, jūs varat saprast, kurā līmenī jūs gribat attiecības būvēt vispārībā, ar jebkuru cilvēku. Bet attiecībās būs ļoti izteikti, mēs pa čakrām iziesim cauri. Mēs izzināsim tādas jautājumus, ko ir vērts izzināt vispār, pirms mēs sākam ar to cilvēku satikties. Ja daži cilvēki no sākuma aiziet piekdienas klubu, tad viņi pamostās sestdien, ir jau pēcnācējs jau, un tad viņi sāk domāt, ko mēs darīsim pēc tam. Tad ir jāaprecās. Un te jūs zināt, pēc statistika ir briesmīgi, jo mūsdienās 13. gada statistika liecina to, kad piedzimst tas pirmdzimtais, 67% laulības principā izjūka. Ļoti tāds liels stāvoklis. Durs joprojām vaļā, nav arī pieteicies. Viņas tā ar mīlestību mazliet. Ar pleciņu. Jā, iemācījusies, jā. Ir ciet, jā? Super, paldies tev. Ir ciet, un atdošu tuvāk sēdēt, vai tev tur patīk. Izvēlies pats. Tāpēc ir noteikti dažiem mēs jau zinu, ka ir pieredze ar attiecībām, ar laulībām, kā viņas pārēc beidzās. Es jums pateikšu uzreiz visiem tā ļoti atklāt, laulības dzīve nav salda. Laulības dzīve pat attiecības ir milzīgs darbs. Tāpēc, ka tā, ka mums ir tīņa attiecības savā starpā starp vīrieti un sievieti, tad var aizbēgt prom pareizi. Bet tad, kad ir laulības, kur tu aizbēgsi uz otru istabu? Pie draudzenes. Vīrs aizbrauks medībās, es nezinu, tur zvejot, cik dienām. Tāpēc tas ļoti grūti, kad ir jau izlēmuši pieauguši attiecības būvēt, par ko mūsdienās cilvēki nedara, viņam nav pieauguši attiecības. Jo cilvēki nezin, ko nozīmē ap laulības. Es nemaz paspēsim aiziet līdz laulības, ko nozīmē ap laulību ceremoniju, cik tas ir svarīgi, īpaši sievietei. Jo sieviete precās tikai vienreiz mūžā. Vīrieši atcerieties. Sieviete precās tikai vienreiz. Pārējās laulības viņi cer, ka nebūs tā, bet viņai jau pirmais sapnis ir aizgājis. Viņa pat vairs īsti neprecās, viņa vairs netic. Tīpaši mūsdienas sievietes. Tas ir pavisam kaut kāda citas operas. Mēs runāsim par vedisko filozofiju, kas ir diezgan stingra un viņa brīžiem mazliet tāda uzsits sievietēm, kurām ir šī vīrišķā daba, viņi uzsver ļoti spēcīgi par vilces ego un uzsprākst. Cik nevar būt tā. Jā, tad es cenšos, bet Maiks, jums ir jautājumi, es došu paceliet roku un tā pajautājiet. Ja tā vienkārši tā mierīgi. Mēs iesim uz priekšā jautājumiem. Pirmais jautājums, kas jāizzinā pirms laulībām, vispār, ka mēs gribam kaut ko nopietni dzīvē darīt, jāizzinā viena lieta, ļoti svarīga lieta par bērniem. Tas ir pirmais punkts? Pirmais punkts - bērni. Parasti vīrieši krīt izmisumā. Jā. Tas nozīmē, ka ja vīrietis jau krīt uzmisumā pieminot vārdu bērni, es šaubos, vai tad viņš būs laulības cilvēks, viņš grib ļoti precēties. Tas ir pampērs noģības. Jā, viņš nav cilvēks attīstījies tik tālu, bet 30-gadīgam cilvēkam pateikt, ka kas ar bērniem? Viņš es jau jauns esmu diezgan. Jā. Varbūt arī Es zinu, ka šeit arī notika, man likās nenormā fifīgi par šo tēmu. Vīrietis pirka pamperus, viņš nopirka un aizgāja projām, pamperus atstāja, pagāja 5 minūtes, es vēl tur ņemos, viņš atskaņ atpakaļ, aizvars pirkumu. Es pastāstīšu stāstu, ko es arī stāstīju, kad vīrietis ir pilnīgi normāli. Un nedomāju to, ka tas ir kaut kas nenormāls. Vīrietim aizmirst tādas sīkums ir pilnīgi normāli. Jo viņš redz tikai, ko viņš redz kopējo fonu, esmu tēvs.
Tas, kad arī bērns būs tas tā, nu, kaut kur starp citu, bet viņam tas ir ļoti grūti, tas bija tas stāsts, kas viņam stāstīja par mani cienījumu draugu, viņam sāpīgs temats ir. Viņš bērnībā, nu, tēvs mācīja, ka aiziet pēc piena pakaļ tēvam. Tēvs ratiņam aiziet uz veikalu, nopērk pienu, pāris aliņas paņem līdzi, nu, ko viņš dzers, ne jau pienu viņš dzers, viņš pie malas jau. Viņš atnāk mājās, sēžas, televizors skatās dzērāli, māte prasa, kur bērns, un viņš puja aizmirst pie veikalu. Tas ir no dzīves, tas nav izdomāts, tas ir no dzīves nopietni. Tā ir trauma, un es saprotu, ka tā gadās. Bet mēs runāsim par to, kad satiekās, un tagad ir visi ziniet, pavisam otrā gada sievietē prasa, cik jau vecumā, kādā tu gribi bērns. Tāpēc varbūt vīrietis ir atnācis jau pilnīgi nopietni, gatavu bagāžu, ka viņš grib ģimeni. Atjautās sievietē, vispār tu gribi bērnus. Viņš saka, nē, pēc kam vēl? Tad celulīts un vispārējās problēmas. Nē. 3 būs vai 9. Jā, tur tik daudz jautājumu. Viņš saka, pie 40. Tad vīrietis saka, jā, bet būs jāgaida 15 vai 20 gadi vēl, kamēr tu izdomās to. Daudziem jau nav iebildumi. Jā, daudziem iebildumi. Tad jau skatīt. Jūs neesat viena jaunā māmiņa šeit, jā? Es biju aizgājis, kā viņi teica Agnesē mietiņiem līdz bērndārs. Es redzēju tos vecākus, un izskatās, ka ir vecvecāki jau. Bet īsti vecāki, viņi tiešām visi ir lieli, jau tādi pie 40, 45 veči ar maz bērnu. Un es tādu, pirmais bērns, jā, ilgu briedām. Zinu, ka man tā dīvaini, ko tā kultūra, kad mūsu kultūrā bērnam nav laiks. Arī paškais bērniem vairs mātes un tēviem vairs nav laiks. Tāpēc, ja kas viņiem jādara, jāizdzīvoja ir. Jo pirms tam nebija uzbūvēta vīriešu bāze, vīrieti nebija saprati, kur viņš sievieti ved. Vai jūs, kad iepazīstāties ar sievieti, ar vīriešu, ko jūs darat, jūs uzreiz domājat par ko? Kāds vajag baudīt viņu? Bet vīrietis, kas ir normāli augsts, kurim ir saprāts ieslēdz, kurim ļoti augsts pašapziņa, viņš pirmos jautājums, lai sabaz attiecībām, bet viņš tam sakārto sev. Viņš saka, paskatās, kur mēs dzīvosim? Komunālā dzīvoklī? Pie čomiem? Pie mammas? Jau atkrīt vīrietis, ka bācis nevar iet pie sievietes ciemu. Kad nedrīkst attiecības jau būvēt, jo viņš nekad nevarēs piedāvāt. Otrs variants, viņš ir, es varēšu parūpēties viņu finansiāli, jo ziniet, ka skaistas sievietes skaisti maksā vīrieši, ziniet to, jā? Viņi nezinu. Viņi domā, ka viņi tā patās, kļūst skaisti, viņi būs vienmēr tādi. Skaistas sievietes skaisti maksā vīrieši, tas ir ļoti sen gudrība, tas ir, laika gaitā mēr bijis, ir skaistāks sievietes, skaistāk maksā, nu. Tāpēc vīrietim jāsaprot, cik viņam biezs maks ir, jo viņam ir maks, protams, arī jautājums. Vīriešiem nav maka, viņam ir kabats, kas ir viss iekšē. Tad ar vīrietim, kas jānodrošina? Viņam jānodrošina ļoti daudz lietu, pirms jānodrošina māju un finansiāli. Ja vīrietis ir parūpēties par sevīm, viņam paliek pārnaudas, nenozīmē, ka viņš var parūpēties par sevīm un par sievu. Viņš var parūpēties par sevīm un vēl par 5 sevīm, tad viņš var domāt par sievu. Tāpēc, ka sieva prasa milzīgs izdevums. Jūs nekad neatnesīsies sievai par daudz naudas uz mājām, vīrieši, aizmirstiet. Nav tāds tā, ka jūs noliksiet 1000, viņi paņems, rītdien viņš nav. Kur? Nu kā, tā kā es mājā nopirku normālas lietas, kad bija vajadzīgas sen jau. Vīrietim tas ir 2 mēneši dzīvot, droši 3, 4, pēc pusgadu var dzīvot. Tāpēc sievietēm nekad nav par daudz naudas, aizmirstiet vīrieši, ka jūs domājat, ka sievietim ir par daudz naudas. Nav tā. Nekad nebūs. Un arī, ko es sarunāties attiecībās, ja man pajautājot, vienmēr sievietes nopietni vīrietis bija nobriedis bērnam. Jo bērnam, kad jūs gatavoties bērnam, viņš ir plānots bērns. Principā vediskā kultūrā, mēs jau pagājušajā mēnešā, ir tā kāds plānots bērns, kas bija saplānots. Jā, es. 1 bija, 2, kas bija tiešām plānot tā, ka 3. Pāriem, es nezinu, jā? Pajautāt vecākiem. Jo daudzīgāši man draugs, es biju atbraucis uz dzimšanas dienu, es biju pārsmējies. Viņš saka, jā, slavinā savu dēlu, viņam 30 gadu jubileju slavinā. Un viņš mējās, bet es nemaz nebija plānots, mamma, ne? Un viss bija, jā, smējās, bet tas ir patīkami. Tu bija kļūda. Noticēja ar kāju, ar kā tur parasti sāk, ziniet, kā tur, smieklīgi, bet, ir tā daudz gadiem, es tādu pāris cilvēkus pazīstu, kas ir noticējuši ar kājas. Tā ir realitāte, jūs smieties, bet tā ir realitāte. Šos vediskā kultūrā sauc par varna šankara cilvēkiem, dvēselēm, kas ir negribēti sabiedrībā. Viņi neviens negaidīja. Ja negaidīti ir kādi, viņi parasti piedzimst galīgi nesagatavotiem cilvēkiem. Un viņiem vajag entos gadus, lai viņi sagatavoties bērnam. Viņam ļoti ilgi jāsagatavojas. Viņi nebija, kā saka, salikuši tās prioritātes dzīvē. Viņam gadījās bērns un ko darīt. Viņi nezina.
Tāpēc sanskritā šos bērnus, šos mūsdienas cilvēku sabiedrību, kur nav plānot, viņi sauc par tādiem, piedodiet pa vārdiem, par vanskariem, ziniet tādiem. Tas pats ir Vana šankar, jā, tikai Pirmā paudze, laikam. Jā, nu viņi ir briesmīgi. Tāpēc, ka vienkārši, kad mēs gaidām bērnu, viņam visi apstākļi nodrošināti. Tāpēc, ka kas notiekās, viņam ir telpa. Māte jau briest, viņa jau pat krūtīs piens sāk veidoties, nu tāds spēcīgs. Vīrietis saprot, ārprāts naktis negulēts, viņš jau zina. Ai vīrietis nesagotam atnāk bērns. Ja atnāk nesagatavotam vīrietim bērns, viņš ir pilnīgā šokā. Naktis negulēts, viņš neko nevar izdarīt, pirms tam viņš sagatavs, viņš prasa pāriem jaunajiem tēviem, viņš, kā ir? Viņš, labi. Viņš, es par naktīm strādāju, kopā ar bērnu, viņš blakus bļāva, un es strādāju. Jo sieva vienkārši viņai bija viss. Viņai dot atpūt arī. Tas ir milzīgs darbs. Tāpēc viņš gāja pie šīm mātēm, jaunās mātes gāja pie arī, pie topošās māmijas gāja pie jaunajām mātēm un prasīja, kā tas viņš šo enerģiju uzsūca. Tāpēc pirms tam izrunājieties, lūdzu, attiecībās vispār, jūs gribat bērnus un kad. Jums ir nesakrist vispārībā viedokļi par šo jautājumu. Atšķirībā, bet 10 gadu pat, kad jūs gribat. Cik es gribu, vīrietis, nē. Nākamais, kas ir jāzinājās, kā mēs pelnīsim un tērēsim naudu. Tāds foršs topiks, vai ne, meitenes? Otrais ir jāzinā, kā mēs pelnīsim un tērēsim naudu. Ja ģimenē pelna tikai sieviete, tas ir normāli. Nu, jūs viedoklis, tas normāli ir? Ko vīrs dara? Ja ģimenē ir 2 sievietes. Es saprotu, ka tā, ko vīrs dara. Jā, labi. Bet ja vīrs nestrādā? Tas ir vīrs. Ne, nu kā, viņš jau sadām dažādi, viņš jau arī mājās kaut ko darīt. Bet tev būtu pieņemams attiecības, ka vīrs mājās tīri visu tur mazgāt raukstu, aiztad vēst. Nekas tu uztais bērnu, es viņu auklēšu. Tu viņu iznēsā tikai. Nu, par bērnu runājot, nē, bet par māju jau nekad iegūmu. Labi, nu, ir izņēmumi, ticiet man, ir izņēmumi ar sabiedrībā. Principā, sieviete naudu, ko nopelna vīrietis, nevar ņemt no viņas ne graša. Tas ir likums vīrieši. Tas ir pilnīgi ar psiholoģijā normāli. Jo sieviete, ko naudu nopelnīs, tā ir viņas nauda. Tā nav ģimenes budžetā nauda. Tā ir viņas nauda. Jo tiklīdz vīrietis saka, bet tu jau nopelnīji tu naudu, tu lietas kopā un tur mēs varam sadalīt. Nē. Tas vīrietim neliek augt. A vīrietim liek jāaug ir. A vīrietis aug kā? Naudā. Viņš pelna naudu, viņš aug ļoti spēcīgi, mugurkauls ļoti spēcīgs paliek un viņš ir rūpēties par ģimeni. Tāpēc vīrietis nekad neprasa no sievietes naudu. Viņa pat neinteresē, cik viņa nopelna. Cik tev vajag, vēl tev vajag naudiņu, viss. Viņa skaistumu izmanto pilnīgām savām lietām. Savam biznesam, kaut kādam tur, nezinu, sirsnīm biznesam vai kaut kādam tur parfenērija jaunieku viņa izdomājas tur savā galvā. Viņa ņemās savā lietā, vīrs nejaucās iekšā, viņas finansēs vispārībā. Un tas ir jāzina attiecībās, kurš pelnīs naudu ģimenē. Vīrs saka, es tev nodrošinātu finansiāli, tev nav jāstrādā, bet ir lietas, kā viņas, kas ir mājās jāizdara. Saka, jā, pilnīgi normāli, tas ir forši. Es iesaka, nē, mēs 2 strādāsim, un es strādāšu vairāk nekā tu. Tad viņai būs jāsameklē blakus sieviete, kas varēs pieņemt tos likumus. Jo īsti vīrietis nekad nevarēs pieņemt to, kad sieviete pelna vairāk, tas lēnām sagrauzīs. Ir tīpaši sieviete, kas pelna vairāk, noteikti iemetīs acīs. Un arī, ja sieviete tiešām pelna vairāk, viņa nekad vīram netieks. Jo tas nevis dabas, bet hobijs, pareiz meitenes. Viņa aizgājas hobiju, nopelnīja naudu ļoti daudz, un viņa saka, es aizgāju veikalu, nopirku kaut ko. Nopirku par 2000 kaut ko tur, kaut ko ķiņķēziņu tur pirkstiem. Augstlīgi redzami nopirku. Jā, bija augsts nopirku redzami, jā. Un tas tāds piemērs, jā, un tāds aizgājas veikalu, gribēja pienu pirkt, nopirku mašīnu. Es pat nemāmu, pat nav tiesības, bet viņi piestāvēja manām kurpēm. Tā kā, un tas vīrietim jārēķinās ar to, ka viņš neprasa, kur tu tērē naudu sievietē. Normāls vīrietis neprasa to. Tāpēc, ka viņi tā tas zina, ka sieviete, man ko nopirks. Tas ir normāli, ja sieviete neko nepērk, tas ir briesmīgi. 3. Kā mēs vadīsim saimniecību mājās? Tas ir mājas tīrība. Vai mēs kopā to tīrīsim, vai sievieti, tas ir jāizrunājas. Pirms tam, lai nebūtu pārpratumu, ka vīrietis atnāk mājās, viņš pieprasa, kāpēc māja nav tīra, bet sievietes, bet mēs, protams, izrunājam, ka mēs to kopā darīsim. Un es to gaidu visu laiku.
jau mēnesi gaida, kad mēs to sāksim darīt. Vienmēr jāizzinās, tas pēc tam atrisinās ļoti daudz strīdus. Kad abdivi ir nolēmuši tā, kad vīrs saka, es mās atnāk pārgursas, tu man paēd, mēs ej gulēt spēli naudu un tu tīri. Ja mūsdienās, kā viņi liekas, ka tas ir normāli, ka ap divi to dara, bet tik līdz vīrietis sāka vairāk pie traukiem sēdēt, mazgāt traukas ir pārvis, viņam ļoti maz gribēsies pelnīt naudu pēc tam. Viņam tas tā kā tāda alerģija pēc tam pēc strādāšana būs. Viņam tie apstākļi spriež. Ko tu? Bet tie apstākļi ir tādi, kādi ir. Jā, es arī mazgāju traukas ļoti daudz. Bet apstākļos, principā, tas ir sievieti jā, bet viņam jāsarunā ir. Tas sievieti jācenšas darīt, jo sievieti attīra savu sirdi, viņa nomierinās. Ja sievieti, ka atrodās pie ūdens, jūs ziniet, tā ir viņa stihija, mēnesis stihija tā ūdens ir. Viņi harmonizējās, ka viņa mazgā. Ja tā sievieti mazgā savu sirdi, savu dusmas aizskalo prom. Jūs ziniet, ka sievietes forši tīrīt māju pareizi? Viss pazūd, viss sliktā enerģija, viss pazūd tur. Viss ir perfekti, loks ir perfekti notīrīts, viss ir perfekti. Bersīsies sienu, kamēr caurumi izbersīsies, bet viņa jābūt tīrēji. Visam jābūt perfektam apkārt ir. Vīrs nopūtīs putekus, pateiks viss normālē. Uzmetīs virsū kā deķis gultē, kā parasti. Paliek reibs, ilgāk deķi virsū. Paklājas tur. Jā. Kas tur apakšā nekas. Tas arī normāli. Tas vienmēr jāizzinā. Nākamais, ko var izzināt. Cilvēkiem ir jāzina, ka jūs sākat nopietnas attiecības savā starpā, jums jāzina par slimībām ir. Par slimībām jāzinājās ir. Tas ir gan par visām slimībām, fiziskām vai mentālām. Jā, tas ir nopietnas randiņš, es jums saku. Ja pirmā randiņā šos jautājumus izcelsiet, jums būs fantastiski vīriešu atsijāšanās. Kādas slimības tāds un tāds nākamais? Cik pelnās nākamais? Ar ko tu esi plānojis sasniegt? Jā, mērķi dzīvē. Ēst, nākamais. Ļoti vienkārši atbiež. Tur būs tāda atsijāšana, ka jūs tiešām būs tāda latiņa, kad atnāks tikai pie jums tāds vīrietis, kas ir gatavs jūs to smagumu panest. Jo atnāks tāds lupatiņš. Viņš teiks, esam gatavs visam mīļā. Un siecik, bet varbūt sāc strādāt, nekas esam dzīvnieks. Kādreiz atnāks lielais žūks, kad es nomiešu, protams. Tas kļūst slavens. Bet, nē, vienmēr jāzinās. Un jāzinās par visām slimībām ir. Par mentālām kādas problēmas bieži pāries, lai cilvēks vismaz zinātu. Jums, kas notiekās, jo brīžam attiecībās jūs esat ilgāk kādas kopā, un jūs pat nezināt, kādas problēmas jums ir. Ir īpaši vīrietis, viņš kādas sievietes slimības bijuši ir. Viņš sēž. Vai kaut kas notiekās? Vai es tiešām vīrieši, savai sievietes slimības jāstu vismaz mazāko? Jā. Redzi, viņš ir pajautājis, viņš uzzinājis. Pārī vīrieši sēdīs tā, viņam liekas galva sāpē vienreiz. Kāpēc? Jā, viņš nezina maz. Bet ja nu kaut kas notiekās, un jūs pat nezināt, tāpēc ir svarīgi izzināties pirms sākat. Un tāpat jāzinās par psihiskām problēmām. Tas jau redz. Nē. Pat šizofrēnijas tik viegli nevar pamanīt, paskaties tās filmas tur. Savā pasaulē dzīvo 5 cilvēku un pateikt. Tas ir. Un cik godīgi atbildēs uz šādu jautājumu, lūk ir vēl nians. Jā, viņi ir klāt. Nākamais, kas jāzinās, ir jānoskaidro no partnera, ko viņam nozīmē vārds maigums, mīlestība un jūtas. Ko nozīmē viņam vārds vispārībā mīlestība? Tāpēc, ka jūsu vārds mīlestība nenozīmēs viņam to pašu vārdu mīlestību. Bet cilvēkam ir viens otru pārprot. Viņš, ka tu man mīli, viņš, jā, es tev mīlu, viņš visam ko citu domāju. Un jāskatās, cik vīrs, un tas vīrs ir maigs. Lai mums apmierina tāds maigums, jo, piemēram, blakus man atrasties maigumu ļoti grūts dabūt ir sabiedrībā. Kad mēs esam kopā divatā, maigumu var saņemt, bet, kad esmu sabiedrības, nekad nebūšu tur, kā saka, ka jūs na pakazuhu tur, oi, mīļā, tur, oi, jā, tur, zinu, laizīšos, tur, jā, bet dažām sietām tas ir vajadzīgs sabiedrībā. Man, piemēram, man tas nepatīk, man liekas kaut kā, neforši, kaut kā, bet dažiem vīriešiem tas kā patīk. Tas sievietes arī meklē tāds vīriši, kam ir tāds maigums. Mēs pieprasām, kļūst maigs, vat kā viņš. Ko? Tas tā kāds komiks ir. Kurš laizās sabiedrībā? Fuj! Nu, tas ir izzinājums šos jautājumus. Jūs nevarat pieprasīt un izmainīt, ka viņam tas liekas normāli. Piemēram, ka vīrietis grauž nagas. Sievietē grauž nagas, ne, savas. Tad arī jāizdomā, protams, kāds kājas ir rokas, jo tagad dažādi cilvēki palikuši. Smēties, ka kājnāks grauž. Tas bija ļoti dīvaini redzēt. Ir kāds varbūt, kuram ir tāds tihī graus nagas? Kājnāks graus. Jogiem.
Bet tāpēc arī vienmēr aizdomāties pajautāt, tāpēc, ka šis var nenormāli viss, ziniet, kad attiecības nevis lielās problēmas izvēl, bet sīkumīgi. Jā, ja kāds grozīs manas nagus. Dīvaini varētu būt. Iesim uz priekšu. Tev tur labi? Tev labs manikīrs, neesmu tāds garšots. Atklāts, 6. punkts atklāt ir jāzinās par dzimumu attiecībām. To nozīme, cik mums tas bieži vajadzīgs un UTT. Par dzimumu attiecībām. Kritītē. Nu, nāc šeit sēt. Gribi nākt manā vietā? Pamainies ar Miku, jā. Jo tas ir ļoti svarīgi izzināt, kas mums abi ir seks attiecībās. Ja, piemēram, vīri, varbūt seks ir visas sievietes, ir kāds seks? Nē, tikai kundalīnī pacelsim augšā enerģiju. Kāds seks, pēc kam? Es to pieskāros, tantra, viss, guļam. Pagad, es nesapratu. Un tāpēc vīrieši tiek traumēti. Zini, ka sievietes sāk savu garīgo praksi, visi vīrieši domā, ka prātā sajūkusiet. Cik, pagad, man tantra jāpaceļ tur augšā, kundalīnī. Visi beidz murgot, izdzēbies. Pagad, tu uzmācies, tu esi maniaks. Vīrietis vēl sabiedrumēs, jūs 5 gadus bijāt normālās attiecībās un pēkšņi jūs aiziet, kaut kur nokrītat, kaut ko saklausies, atnāk, ka nebūs seks. Haha! Vīrietis saka, pagaid, jaunā dāma. Kam tam visādi vajadzīga no seksa un sākās tādas problēmas ģimenē. Tas tipiski, kad sieviete nemāk izskaidrot vīrietim, ko tas nozīmē viņiem. Viņi nevar apgriezt vīrietā te. Vīrietis ļoti ātri pateiks, ko viņš domā. Bet viņā nesaprot, ja vīrieši to dzird. Vot aizvediet tur, kurš jau mācīs izskaidrot cits vīrietis. Nevediet pēc citām sievietēm, viņš tu esi dumši, izvarotājs, iepļaukās vēl. Ņem tantru. Ja viņam skaidros cits vīrietis, kad tas ir pirms tu kādam džekam skaidros, tas džeks, kas tev arī skatīsies. Bet viņam var izskaidrot, tas vīrietis pateiks, viņš pateiks ar piemēriem. Viņš pateiks, zin, ka mašīnai ir daudz benzīns iekšā, baigi lēt braukt, un viņš, ka jā, tas pats, ja vīrietim iekšā daudz benzīns, baigi lēt braukt ir. Nu jā. Un sievietes piemēr būs, tu sajūtīs to. Un vīrietis ir, nu ko? Nu to. Visi sievietes māja galvu, jā, vot tas. Paskaties, kā jogas nodarījumās sievietes runājot, cik smīgi. Sajūtāt? Visi sievietes, cik jā, vīrieši skatās viens otru. Kas jādara ir? Smalkās enerģijas vīrieši nejūt, tāpēc ir vīrietis vīrietim izskaidrot. Jo sievieti tikai vīrietim kā izskaidro? Raudāšanu, ko manipulācijām. Ai, tu atnāks dabūs bučiņi. Ja tu atnāks dabūs to, vīrietis ka labi, kā mazs bērns, zinat? Sievietēm ļoti vienkārši, viņas, piemēram, kā vienas sievietes viņa otru iedvesmo. Atnāc uz to nodarbību, tu sajūtīs var šito te no to. Visi saka, jā, tur ir tas, jā. Nekas no malas klausās likās ļoti dīvaini valoda. Jā, tāda sava valoda, bet viņām ir tāda valoda, mēs tikko nevaram izdarīt, tāpēc par seksam jāzinās. Cīkums viņš ir svarīgs? Vai viņš ir vajadzīgs, vai ieņem tikai bērns tas ir vajadzīgs, jo seksam arī pāris stadijas ir. Piemēram, seks ir smalkais un rupies seks, ziniet, kas ir smalkais seks, esam runājuši. Acīs paskatīties, ja vietim smalkais seks vispār bez iet parunāties, viņš uzreiz jau smalku seks nelebājās. Viņš tikai savu sievieti runāties. Viss pārējās sievietes viņš tikai flirtēs. Un viņš izkūst jau. Stāv pensāli priekšā sievietē jau izkūst. Tāpēc, ka sieviete pateica, wow, tu gan tāds šodien spēcīgs. Viņš, jo viss nabaks ir izkūsts, jau guļ priekšā nabadzīgs. Sievietes ļoti ātri to var izdarīt vīriešiem, tā, ka tas nav īpaši jums jāmāca par aizmeitenes. Un ja sievieti kādu nemāku, mācaties. Ejiet pie sievietēm, kas māk tā vīriešiem manipulēt. Bet labā nozīmē, kas ir pazemīgas. Savu vīriešu priekšā un saka, jā, tu esi tik gudrs mācīts. Viņš saka, kusties, krapani. Kā vēl pastāv, pie tām sievietēm īsti neiet. Ticiet, man neko nemācīsieties. Jūs iemācīsiet būt par vēl vīrieti attiecībās. Nākamais. Jūs esat kā zinājušos attiecībās par dzimumu attiecībām tā atklāt, kuram attiecības ir vispārībā. Tiem daudziem attiecības? 1, 2. Labi. Oi, labi, tev arī nav. Labi, ok. Tas ir normāli, tas normāls procents ir. Man ir kaut durvis, vai ne? Man ir kaut kā trauma, jā. Bet tur es esmu vainīgs. Tur es labošos. Man kādreiz rokas pieaugs īstā vietā, man no 3 vīrieši, es nākšu palīgā tev. Tādu pašu kā es bez rokām. Gan jā. Nākamais, kas obligāti jāatzināt, tas ļoti svarīgs punkts, mums likties tas smieklīgs. Tas saucās 7. punkts, kā saucās izklaidē. Tas ir TV.
vai kompjūters tie modernākie. Kāda loma viņiem ir ģimenē? Tiem, kam ir, pateikšu konkrēts piemērs, tiem, kam ir bērni, tie zina, kad, kad tas kompjūters ir tā kā otrs tētis viņam un mamma. Viņam pat mamma tētis vairs nav vajadzīgs. Bet Monster kā kaut ko citu teica mamma. Vai tur tie Hello Kitty vai vispārējie tie. Tā vietā saka. Jo mums ir jāsaprot, kas mums ģimenē. Es arī televizors. Mums televizors būs guļam istabā vai nebūs. Vai televizors būs virtuvē vai nebūs. Vai mēs skatāmies filmas. Kompjūters, iPads un visi tie. Dators. Jāizzinā par to visu. Tāpēc, ka varbūt tā, ka vienkārši viņam nesaskan vīrietis, saka, es gribētu pēc 18 māju klusums un lasīt pasakas bērniem. Sieti, pagāk, es pucēšos. Un vakarā 10 arī jāiet uz klubiņiem jaunajiem. Kaņepītē tur dzied kaut kāds tur, vai tur pienā tur tāds tustiņš baigais ir. Izzinājieties par to, kas jums, kāda loma jums ir attiecībās vispār. Būs televizoram, kompjuteram. Mans parasti skolotājs smijās, viņš ir iPads un iPhones, tā ir tā, tāda zombācija, tāpēc, ka tu priekšā ir es. Tu asociē to ar šo telefonu, ar šo aparātu, Tā kamēr padomājiet to, ka tā ir maza zombācija. Un jums ieteikums, kā manis draugs praktiski darbojas, ir pirms tam stācija. Viņi bija nolēmuši ar sievu, viņi izzinājās par šiem jautājumiem, viņi teica, es gribu, lai pēc 8 vairs nebūtu šīs problēmas. Un ļoti nevarēja, pusgadu laikā pat nevarēja šo ģimenei izdarīt. Un tā viņš pajaucāja vienam fanātiķim mums draugam. Kā, tu elementāri aiziet pie korķiem, izsit korķis, izslēdz korķis ārā negulēt, Viss. Tas ir terors, bet jūs bijāt sarunājuši un jūs pieņēmāt tos noteikumus. Un jūs zināt, ka brīžam ir vajadzīgs, tas ir īpaši sievietēm. Ja sieviete nevar pieņemt lēmumus, kurš pieņem lēmumus? Vīrietis, viņš ir pieņemt ļoti radikāls lēmums, bet sievietes saka, paldies, beidzot. Zin kā mierīgāks prāts, pirms tam viņi cepās varianti tik daudz, un un var būt, un zini. Viņš itam korķis visu guļam. Viņš saka, pilnīgi galīgi garām variants, bet forši mierīgs prāts, viņi guļ. Mieris beidzot, tāpēc, ka tik daudz satraukums bija, lai izdomātu šo, kā to izdarīt. Tur bija jāizdara žurnā, jāpazam draudzenē, pirms to visu izdarīt. Viņš vienkārši izsteidz un aizmīg visu. Tas vienkāršāk, bet tas ir jāizrunājās pirms tam. Lai nebūtu tā, ka sievieti pat žāvē fēns un žāvē māc un tukšums. Nav. Vienkārši, mēs guļam, mēs esam jogi, viss. Sākam normālu dzīvi. Saka, pagad, tu izlēmi, mēs neizlēmi. Un bērni nav izlēmuši to. Izrunājieties to. Ja mūsdienās lielākā problēma, ziniet stāstu. Mazs bērns stāstu. Mums ģimenē pēkšņi parādījās viens cilvēks abrīnojams. Viņš mums mācīja. Stāstīja visu kaut ko, viņš viņam padomus visu laiku deva, visu ko. Un tad šim cilvēkam parādījās bērni mūsu ģimeni arī. Un pēc tam tie bērniem piedzīja mazbērni. Ziniet, kas ir šis vienacēnies guru mūsu ģimenē? Kādreiz tas bija televizors. Pēc tam tas bija dators un pēc tam tie bija telefoni. Tā ir tā, ka ģimenes sastādāja šī kultūra. Viņi ir ģimenes sastādāja. Jūs izņemsiet ārā šo iedzīvotāju no ģimenes un būs ļoti dīvaini dzīvot ap šitien Rīgā. Ko darīt pēc 6? Fiks Facebookā paskaties events un vispār jau. Mēs pat nezinām, kur iet. Ja visi tikai uz to balstās. Paskaties paši. Es bišķi apbrīnot cilvēks, kas 3 eventos vienlaicīgi ir. Es skatos Facebookas, šis iespaidīgs Facebook monsters tāds ir. 3 vietās vienlaicīgi ir. Ja viņš jau bijis, visur vēl izrādās ir atzīmējies. Apbrīnojam. Uzrakst savu viedokli, kā tur ir bijis. Atskait vēl iedod. Nākamais. Kas jāzinās, vienmēr jāapspriežas savā starpā pirms attiecībām visām par jaunām idejām, vai mēs viņas respektēsim, mēs paliksim tikai pie vīriešu idejām, un sieviešu idejas netiks respektētas. Apspriežam jaunas idejas. Bišķi tā, kad sieviete saka, es uzticos tev. Manas idejas ir ļoti daudz. Meitenes, pareizi, jums ir daudz idejas, bet es palikšu pie tavām idejām, jo manas idejas ir projām paliks daudz. Tas vienmēr jāzina arī. Nākamais, kas jāzinā 9. Vai mums ir kopīgi vienot izpratni par ticību un par garīgām sfērām? Mums ir kaut kas kopējs ap garīgu. Vai mēs varam salikt šos garīgās prakses savus kopā? Un tas ir obligāti jāzinājās. Jo esam redzējis ļoti daudz reliģijas pārstāvju cenšās savā starpā sadzīvot, bet visu laiku jautājums.
Ja kaut kad uzsprāgs, tīpaši sieviete nemāk cienīt savu vīrieti. Tas ir grūti. 10. Kas jāzināja, vai mēs mīlam partneru attiecību, partneru draugus un viņas apkārtējo vidi tā kā savu drauga. Jo, piemēram, reāli vīram var kaitināt sievas draudzenes, reāli kaitinā. Un viņš ir tā man labākā draudzene ir. Ja viņi nenāk, tie ej prom. Un ultimāts tiek uzstādīts. Bet viņi ir agani, paskaties uz viņu. Viņi neko labi nemāc, viņi mums mājā paiem izēja visu māju, apzog un aiziet. Nē, viņa aizņemās. Viņi pēc tam atdos. Viņi saka, jā. Jāizrunā, pat kā sievietes nevar ciest vīriešu draugus, cūks. Atnāk mājam kājas, smird vispār, es nevar izturēt viņu. Ļoti labs arguments, Vīrs, bet viņš īsti vīrietis ir, kuram vīrietim kājas nesmirda. Arī labs arguments, pareiz vīrieši. bet sieva nākamais, kā atnāk mājās šis draugs, iedod viņam maisiņus uzvēl kājās. Pasamēs maisiņus, lūdzu, vīrieti. Kādas problēmas? Jāizrunājas ar tiem draugiem visam attiecībām, lūdzu izrunājieties. Ja jums kaitinās, jūs varat gadu paciest, jo šitās te visi principā punktus var 5 gadus paciest. Pēc 5 gadiem izsprākst ārā, kad cietais terabaita disks sieviete iznāks ārā ar atmiņu. Ir jāizrunā, pēc, ka šitā visu var ļoti ilgi noklusēt. Pēc tam jautājums, tu izrādās man draugs besi ārā? Jā, es jau to teicu pirmā randiņā, to, ka man škaitinā. Ka viņš iebāž šo pirkstu līdz smadzenēm iekšā degunā un sēž. Bez tam dod man krūzi dzert. Kaitinā, daži lietas, kas kaitinā, viņi neko nevar izdarīt, viņi to nebija pateikusi. Viņam sākās trīspat, tu man draugs necieni, tu man vēl necieni un sākās. Un saka, tu bija viena problēma vienkārši. Viņš nebija atbilstīgs manam prātam. Nākamais. Vecāki. Obligāti parunājieties par vecākiem. Saviem vecākiem un sievas vecākiem, vīru vecākiem. Parunājieties savā starpā lūdzu. Tas ļoti svarīgi ir. Lai nebūtu šīs anekdotas kārtījās par sievas mātēm un tie mītiem smieklīgajiem. Ja viens no pienākumiem, mēs tagad runāsim šiem sieviešu vīriešu pienākumiem, principā, ko viss sākās. Tur tāds pienākums ir, kad vīram jāciena sievas vecāku vairāk nekā savējie. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tiklīdz būs problēmas, pie ko sievas skries? Pie mammas. Un, ja nebūs labas attiecības ar vīru, ko māte pateiks, cūk, es to sen teicu, jau šķiries no viņa. Ja būs labas attiecības, viņš ir, nekas, mīļā, viss pāries. Pacieties. Teici jau tāds pats cūki, neuztraucies. Pasies, viņš foršs tomēr, mēs jau kopā esam. Ja nebūs attiecības, jūs zināt, kas notiek, viņš šķiries, ka viņi vairs neies, tu ciet viss. Bet es gribu, nē, tev liekas, ka tu gribi, tu negribi. Es zinu. Jo tev teikt tiešās pats bija, tāpēc viņi izzina ārā. Jo man māte tik viņi izzīt ārā, un tā tas aizgāja pa sievas mātes anekdotu dzīvē. Vienmēr vērtē, tāpat arī sieviete jāciena ir. Vairāk savu vecāku nekā kā viņš jauc vīru vecāku nekā savie vairāk. Tāpēc, ka kurš bērns audzinās pieskatīs. Vienmēr ir uztums vecvecākiem, jūs zināt, jā? Jā, nu kā, ja mēs gribam aiziet uz bāriņu, vienmēr vecvecākiem. Kur ir mantas? Tīpaši, ka tas ir attiecības būvēts uz nepareizo čakru līmeni, tad tur būs interesanti. Nākamais. Obligāti, kas ir jāizrunā, kas mūs kaitina otrajos cilvēkos. Kas mums kaitina apkārtējā vidē. Ir kaitinošas lietas. Mēs runājam par nāgiem, nograustiem, ka reāli kaitinoši. Man kaitinā, ka sievietes tā te sēž un māca tā te rulē. Bet vīriešiem kaitinā. Vīri, cik man kaitinā, ka tu manā priekšā kājas skuļ, man riebjās, Ir tādas sievietes, tas pilnīgi normāli, mūsdienās, ja visi dzīvo viens starp dzīvoklī, studiju tipu. Pareizi? Pēc kam vairāk dzīvokli, mēs tik nedomājam par ģimeni. Man viss kārtībā neuztraucies. Man ir kamera to mājas, viss zina. Tas ir pilnīgs, bet ir lietas, kas ir obligāti jāzināja. Ja jūs tev nezināsiet, būs tas jautājums, ka pēc 5 gadiem vīrietis vienkārši uzsprāgs. Viņš paņems čemodānu aizies prom ar sievieti. Cik es nevaru izturēt? Tu ēdi, kā viņš jau blakus tev stāvs zeķis, tas ir normāli. Nu sākumā var paciest, pareizi. Vīrietis pat nepamanīs. Viņš kā, rokas tu noslaucīt zeķēs, Praktiski, pareizi, tātad jāmazgā pēc tam ir. Pēc kam nenoslaucīt rokas, viss jāmazgā pēc tam būs,
Es domāju, ka tas tā pārspīlēts, bet jūs papētiet vīrieši. Ļoti smieklīgi būtnes. Es novārtās tām drēbēm, pēc tam, cik tādā jāmazgā, novārtīšu vēl vairāk viņas, nu. Un tā praktiski, pēc kā viņas likt nost, ir ļoti jauns, netīrs ir, nu. Aizdomāts. Nākamais. Vai ir cilvēkā tādas lietas mums jāizrunājas, ko mēs nekad nevarēsim atteikties? Kas nekad nevarēšu atteikties no kaut kādām lietām vīrietis saka. Nekad nevarēšu piekdienās bez hokeja dzīvot. Nevarēšu. Un tad jāpieņem. Un lai mēs varēsim to pieņemt, mēs to nevaram pieņemt, tad pēc kam veidot attiecības. Pēc kam mocīt otru cilvēku, tas viņam sniedz prieku. Viņš tā izlādējās. Vīrieti jāatdzen uz futboliem, uz hokejiem, viņš izlādēs uz enerģijas. Ja viņš neizlādēs, vienkārši viņš laik gultā uzbruks. Viņš laik citām sievietēm uzbruks, tāpēc viņam jāizlādējās. Un šis hobijs ļoti nepieciešams ir. Vīrietim un sievietē savus hobijus pie manikīriem, pedikīriem, iet klačoties ar draudzeniem, iet ķipa sportot, jauno smuko tēpni, bet iet un sarunājās tur, nekas tas viņām vajadzīgs ir. Un tas ir jādod viņām, ja vīrietis tur nedos atkal cietīs. Tāpēc jāizrunās par to, kas otros cilvēkos, ko viņš nekad nevarēs atteikties. Un cilvēks saka, es nevarēšu atteikties no to, ka es smēķēšu. Sieviete saka, nē, nedrīkst smēķēt. Tas tik cilvēks, sieviete laika var izmainīt savu mīlestību. Bet, ir grūti no sākuma pateikt to. Nākamais, kas jāzina, tas ir pēdējais. Ko mēs saprotam vārdu ģimenes pienākumu? Šitā jautājumā ar vīriešiem man pajautāt drīkst. Ko tu saproti ar ģimenes pienākumiem vārdu? Ko? Ir tev kaut kāda? Tur kāda ģimenes pienākuma iemācīja ģimeni? Kāda ir vietim pienākuma ģimenē? Jā. Piemēram. Bāndās, kaut kas Jā. Pagaru. Tas ir labi, jā. Mika, tev ir tāda? Tu domā, vīriešu pienākumu? Vispār ģimenes pienākumu, kā tev pret ģimeni pienākumu ir? Nodrošināt. Tu esi saklausījies, jā, lekciju. Un nodrošināt un pilnīgi uzņemties atbildību par sievieti un apmierināt visas vajadzības. Sanāk? Sanāk. Amāja, sanāk viņam? David? Līdzīgi kā viņš izteicās. Plus vēl par to, vispārēji par mājas būšanu. Ja tomēr ģimenes pienākums ir savast māja kārtībā. Saimniecības daļa, jā? Saimniecības daļa tieši uz atbildīgajām lietām. Nodrošināt transportu, visas tādas lietas, risināt daudzas smagas jautājumus. Cik vīrietis nopietni paši pārliecināt pateic, ir atšķirības ar 3 vīriešiem. Ka vīrietis zina, kas jāt, viņš tons pat savādāks, jūs redzējāt? Kurš vīrišķīgāks vīrietis, te pat tonī var redzēt. Tas tāds. Es mēģināju samēr papēt, kurš vīrietis ir gatavs attiecībām, kurš tā, var būt. Kaut kas tur starp citi. Tas ļoti ātri izpausties. Indi? Jā. Ģimenes pienākumu, kāda ir tev? Kāda ir bija? Bija, jā, tev pareizi, tev bija. Jā, te jau ļoti labi strukturēti pateica. Nodrošināt pamatvajadzības, proti transports uz no skolu. Un pat tas nav svarīgi, ka tu gribi pagulēt. Tev ir pienākums, tev ir jāpieceļās, tev ir jāaiziet noteikti mašīna un varbūt arī kurps kādam. Un tev ir jāuzliek bērnam sēdeklītes, bērns jāieriktē sēdeklītī. Tev ir jāizbrauc, jāatved mājās visi, tev ir jāpazvana, kad kurš grib mājās braukt, jāpieskaņojas. Kaut kādā mērā varbūt ir jāupurē savs brīvais laiks par labu tam, lai visa ģimene būtu drošībā nogādāta mājās. Nevis braukt ar maršrutu taksimetru un pēc tam iet pa ielu, nezinām, aptumšot ielu tur tam līdzīgi. Tāda vērtība. Mājās ir jābūt leduskapī. Kā teikt, ja mājās ir pilns leduskaps, tad bērni nekad badā nenomirs. Vecmām viņām ir cits viedoklis. Viņas vienmēr ir gatavs bērnu piestumt ar produktiem, un tad bērns nenomirs. Tad reizēm ir jābūt vidutājām šādos konfliktos starp leduskapi un vecmāmiņu un bērnu. Un jāspēlējas ar mazajiem, jāpievērš tam uzmanību. Tas varētu šķist, ka tas ir sievietes galvenais. Teiksim tā, sievietēm un vīrietim nevajag karot šajā jautājumā, ja vīrietis grib ar bērnu darboties, tas ir forši. Viņa pamata pienākums tas nav, bet es to uztveru kā vienu no bērnu audzināšanu.
ar savu piemēru un ar darbību vai bezdarbību kaut kādā Jūs brīdī. redzat, ka principā vīriešiem ir praktiskas lietas. Sievietes, kādi jūsu pienākumi? Jūs varēsiet salīdzināt ļoti ātri. Kādi jums ir pienākumi? Pa vienai nosauciet. Jums zina, ka daudz ir. Vismaz smuki ir. Smuki. Un tīri. Tīri tev. Jā, arī visu sakārtot. Un tā Labi. vispār. Nākamais. Nē. Tu domā tieši ģimenē jau, jā? Pienākumi ģimenē, kāda sieviete ir. Kārtīgi bērns audzināt. Labi. Lai būtu silts ēdiens, tīra māja un O, liels sieva. Labi, tur viedienas parādījās. Tas sievietes valga, redziet, mazliet. Jā. Nu, lai vīrietis jūs, ka viņam ir mīluši sievieti māja. Tas jau smalko momentu noķēra. Tas ir labi. Jā, patīkams mājas un nenogurusi es arī. Jo citādi. Nevarēs ko dot. Nebūs to labi. Nebūs ko dot. Jā. Labi. Būt tādai, kā es esmu. Jā. Agnes. Man viss pienākums šobrīd. Sorry. Tev viss pienākumi vienai ir. Bet tāds sievišķies pienākums. Māte varone. Tad tev arī visi. Nu viens kāds normāls mājā būt tīrai kārtīgai. Pats par sevi. Jā, Ja jūs paskatīsieties mazliet dziļāk, arī katrs cilvēks, ko teica kontekstā vīrietim, ir principā jānodrošina viena tāda ļoti liela, viņam jānodrošina drošība ir. Un drošība apakšā finansiāli, emocionāli visam vīrietim jābūt, ka vīrietis iet ir drošībā, ka sievietei nav jāuztraucās, ko mēs rītdien ēdīsim, vai būs nauda, kur mēs dzīvosim. Jo tik līdz sieviete sāk domāt šīs lietas, viņai kas notiekās, viņa izsavinājums notiekās. Un viņai vairs nekur nav. Un tik līdz sievieti izsavinājumi uzstājas, viņai gēni mainās pa vīrišķajiem. Jā, bet mūsdienu realitāte. Lai necināt sievietes. Welcome to the real world. Ja? Tāpēc ir izrunāt pirms tam uzreiz tās lietas, vai jums redzat, labāk būs īsti vīrietis, nebūs. Visiem vīrietim pateikt, ko tu domā par bērniem? Nu, man ir māsa maza. Ko tu domā, tu gribi bērns? Viņš saka, nu, kaut kāda zina. Varbūt arī otrādāk. Jā. Visādi var būt, man tāpēc izrunāties reiz konkrēti par finansiālām, cik tu esi gatavs nodrošināt ģimeni. Čak, nu, es, kad strādāšu, tad jā, noteikti. Proti, darba nav. Jā, bet, nu, tagad krīze Latvijā ir, man biznesa aizgāja pa pieskaru, un, zini, kā vīrieši, bet man būs. Man ir jau viss aplānots, zini, kā vīrieši saka, būs. Vīri vienmēr viss ir nākotnē ielikts, visas lietas būs. Tu uzticies man, mīļā. Viņam patīk, man pat teica, protams, ka uzticies man. Māma saka, 20 jau gadus, kad man skapīti milks ēņas, noburkšķi. Vai bija kādi jautājumi pie šiem 14? Pirms attiecību jautājumu viņiem. Nebūs 15. Nebūs, nedošu 15. 15. sāk runāties. Šie bija darba intervijas pirmās kārtas atlases jautājumi. Pirmais randiņš vienkārši. Un šos jautājumus jums nav tā, ka pirmā randiņa jāzina, bet jums jāzina šī principā pusgadu laikā jāzina. Ja mēs tagad runāsim mazliet par saldo laulību dzīvi, mēs runāsim pirmo stadiju. Pirmā stadija iepazīšanās ir, ziniet, ir. Un iepazīšanās arī notiekās pēc vairākiem līmeņiem, kur mēs iepazīstamies. Ja mēs iepazīstamies disko, kādas attiecības būs, nu, teiksim tā, piekdienā, sestdienā. Tas attiecības arī būs piekdienas, sestdienas attiecības saucās. Līdz pirmdienai. Ko? Cik tu zini izņēmumus? Es zinu, dažu zinu. Jā, es arī dažu zinu, mēs kopīgi zinām. Cerams. Man viens draugs saka, bet kā, mēs tā kā bijušo draudzim bijām 7 gadus kopā, mēs iepazīmies disenē. Es viņam saku, jā, bijāt. Vai ne? Jūs bijāt, es sapratu, jā. Nu, tas ir ļoti maz izņēmumi. Un tās attiecības, kas tiek balstītas uz to parasti, ka tie cilvēki nemaz tajā pasākumā nedzēra neko. Vienkārši aizgāja līdz kā draudzim, nebija mērķis pasākumi. Vienkārši netīšām tur gadījās, principā. Viņiem bija tas liktenīgās lietas. Divi cilvēki nejauši tur aizgāja vienkārši lai satikties. Jā, viņiem nebija tas, ka viņi aizgāja piedzēties, jo principā tās attiecības, ka mēs sākām diskutēt, ka attiecības viņas beidzās ļoti ātri. Vai nu to sauc par tiem 76%, kas šķirās. Viņi satiekās, 3 gadus kopā padzīvoja, 5 sapratu, ka viņi pat nezin, kā mīļākā krāsa viens otram un izšķirās. Tas attiecības pirmās čakras līmenī. Pirmās čakras līmeņa attiecības. Pierakstīt tev par čakrām attiecības. Gribat dzirdēt? Ļoti smieklīgas attiecības. Varēsiet atrast, kur jūs attiecības ir.
Kurā līmenī? Pirmā čakra, kur atrodas? Kur atrodas? Tur. Tur. Starp dzimumu orgānu un ānus. Tur atrodas viņi. Un tā ir, principā, tā ir seksuāla dzīvnieku čakra. Jā. To sauc par, to līmeni pēc Panča Krodhas sauc par Annu Mais līmeni. Tās attiecības ir Annu Mais līmenī. Anna nozīmē dzīvnieku. Ēdiens. Anna tīries nozīmē ēdiens, Anna Maija. Latviešu vārds Anna nozīmē ēdiens. Sanskrit vārds Anna ir. Un Anna Mais, tas pirmā čakras līmeni nozīmē, ka principā attiecības ir tikai kādas, tu man, es tev. Labi, ja. Principā es teiktu, man vajag. Un viņas ir dzīvnieku attiecības. Es laiku seks svarīgs tikai attiecības iepazīšanās, ja to vīrietis kās ir krūts, nav krūts, atbilst manam acīm, neatbilst manam acīm. Patīk, nepatīk. Viņam visu laiku visi ķermenīs, viņam tikai visi attiecības gultā balstās. Visu laiku gultas attiecības ir. Tas saucās tās disko attiecības līmenis. Un kur planēta apbilda pirmo čakru, ziniet? Mārsiņš, nu. Mārciņiem. Tas ir tāpēc devītniekiem, kuram ir devītnieks, vienmēr uzmanēties attiecībās. Jums ļoti patīk izskats. Jums ļoti patīk, savstarpēji saplūšana. Lai sievietes arī saplot. Vīriešiem seks tas ir. Iztolkojuši tā. Jā, tas tā labi saprot, abas puses saprot, ka tas ir. Viņiem ļoti tas ir, viņas to tendētu, un tik līdz viņi Māras enerģiju nepareizi izmanto, viņas laika grib to. Viņiem laika sanāk, tāpēc, ka viņi ir pievilcīgi. Mārs vīrišķā planēta, ļoti vīrišķīgi un viss daudz runā, ļoti tādi smuki sabiedrībām vispārējais, bet viņiem ir seks tikai galvā. Un attiecības principā diezgan briesmīgas ir. Viņiem laik vada instinkti dzīvnieciskie, tikai seks vada. Viņi attiecības, viņi pat nesarunājās. Varbūt jums ir bijuši kādam attiecības, ka tikai seks ir. Pēc kam sarunāties? Jā, pēc kam laika tērēt, tu kādu, kur mēs esam, aiziet. Atcerieties, pirmās pieredzes, varbūt ne visi, bet pirmās pieredzes attiecības nebija pa gulti tikai. Tik fantastiski, jā, viss tik daudz, ka runāties ir ar ķermeni. Rādīt to, ko viņš iemācies, ko viņš saskaties filmās, vīrietis ir pēc tās trīsstūrīšu filmās saskaties, viņš rāda savai sievietei, visu kaut ko tur, viņš viltības jau kaut kā samācījies. Bet viņas jau beidzās ļoti ātri. Bet tās attiecības tāds pirmās čakras līmeņa attiecības. Tas ir Māras veida attiecības, kad cilvēki satikās, pat neparunājās. Kas ir Kamasutra izpētījumi mazliet, un to, ko bērniem piedāvā. Un viss. Un attiecības beidzās. Viņi pat negrib sarunāties, viņiem tikai ķermenis interesē vienam otram. Es skaists, neeskaists, bet galvenais seks. Ir variants, kad tajā pirmajā čakras līmenī ir variants tāds, kad sieviete paliek veca. Sievietes pēc 33 gadiem, principā, viņas jūtās jau diezgan vecas iekšēji. Un ja viņai nav vīrietis, principā, viņam meklēs jaunāku vīrieti. Tā psiholoģija tāda maza. Un tad, kad viņi atrod jaunāku vīrieti, tad viņi grib ātri apprecēties ar viņu. Tāpēc, ka viņi ātri kāds jāpiesien, viņi jūtās ļoti ātri novecot. Cik fiks jāpiesien, jāprecās. Jaunam džekiņam pasaka, precēs, jā, tā normāli, tā vajag džibīgi, prikalīgi. Cik jā, prikalīgi, davai. Ātri sasien viņu, uztais bērnu. Un tā auklējās viņi, ziniet, savās mātes un dēla attiecības. Un pēkšņi tas bērns izauga. Kas tu tādu esi? Tu pat neesi seksīgi. Un viņš pasūta savu māti prom. Viņš man tik vajag sievieti blakus, nevis māti. Tad ir pretējais pasauli, nekad nesiet mātes saviem vīriem, meitenes. Tāpēc, ka bērns izaugs. Viņam vajadzēs sievieti, nevis māti vairāk. Nebabiniet savus vīrus. Nabadziniet, tāliņā atnest vēl tur. Pamasiet kājiņas tev vispārībā. Jā, bet darbs vēl nav darbs. Man nekas nav jādara, es guļu. Cigaretes tev atnes, es pastrādāšu maksimāli vēl pa naktī, vai būtu mums nauda. Briesmīgs stāvoklis. Nākamais ir, kā pirmās čakras, kad ir pirmais, kad apprecās seks vadīt, otrais, kad apprecās, ka sievieti vecāka, ka viņš meklē ātri jāprecās ar kaut ko vienā, kas kustās, kas izskās pēc vīrieti jāprecās un jaunāks ir. Trešais līmenis, kad divi nelaimes brāļi satiekās, ziniet? Neviens otru nevar atrast, bet kaut ko jāprecās ir. Precamies, vajadzēja tā kā. Jāprecās un tā, sēž. Ir tādas attiecības, tāpēc redzējuši, viņi sēž tādi. Sēž, viņiem jāprecējušies skaitās. Bet viņi iemācās cienīt. Jā, bet viņi arī mājās tāpat sēž. Un viņi dzīvo katrs pa sevi mājās, pilnīgi. Viņiem katram savi istabi ir tādas attiecības. Tas sauc, viņi tādi mazliet dīvaini cilvēki ir.
Sēž katrs savā istabā, tur tādu. Katrs sev taisa ēst. Un 2 brāļi satikās. Komunālais dzīvoklis. Jā, tāds komunāla dzīvoklis, dzīvo ģimenē tādā. Katrs pērk savu ēdumu, 20 gadus kopā, katrs pērk savu ēdumu. Tādas attiecības ir, jūs nesamieties, tādas nopietni ir. Dīvains attiecības. Pirmā čaka līmeņa, viņam ar pats seks nav vienkārši tā kā bračkas kopā dzīvo. Viņa dzīvo, viņam tā kā vecpuiši un vecmēji satikās, jāaprecās, jo sabiedrība liek. Esat dzirdējuši tāds stāsts. Kā tā jāaprecās? Tu saprecējos ar viņu. Kā viņš sauc? Es nezinu, tur bija tāds. Atrad sludinājumā, viņš arī gribēja precēties. Neuzdod dums jautājumus. Satikāmies, precamies. Un neuzdod dums jautājumus, viens otram pateica. Dzīvosim katrs savstamiem mierīgi. Viņi abi apmierināti pilnīgi. Bet viņi pilnīgi dzīvnieku līmenī tādā. Otrā čakra. Mēs jau esam uz otro čakru uz vēders līmeni. Viena ir starp čakra, ko ļoti daudz čakralogi strīdās, bet, ok. Pie otrās vēdera čakras. Kas apbrūp otro čakru, kas apbrūp vēderu? Venēra. Venēra, kas ir? Tas ir pa ciparu sešnieks. To sauc par pranamājas līmeni. Kas tāds augstāks met līmenis ir? Tu teini? Prana. Maija. Tā ir tāda, prana, zinu, ko nozīmē, prana ir enerģija cilvēkā. Ja cilvēkā nav prans, viņš ir beigts. Tā ir enerģija, prana. Anna, prana nozīmē, ka cilvēks jau vairāk kaut kādām enerģijām, viņam kaut kas interesē jau mazliet vairāk. Viņš tikai cilvēkā pamīlēties, paspaidīties, bet ko vairāk ir uzzināt cilvēks attiecībās. Un šajā līmenī, principā, cilvēks domā, ka ģimene viņam būs komforts, viņš varētu dzīvot labāk, ka būs ģimene. Šis līmenis ir. Viņš meklē ģimeni, ka viņam būs labāk mazliet, komfortābāk būs, komforts būs apkārt. Tas vēdera līmenis, viņam labāk būs, vēl vairāk varēs baudīt. To viņam vairs nav tik seks, tik svarīgs šajā līmenī. Viņam vairs nav tik viņš. Un šajā līmenī sieviete principā skatās un nodrošinātiem vīriešiem. Viņš neskatās, ka viņam ir baigie muskuļi un tur baigi izspiedies aparāts ir caur nospēlētām reitūšu biksēm, bet, viņa skatās vairāk uz cilvēku nodrošinājumu. Viņa skatās, ar naudas makas ir, viņš jau māku uzvalk mugurā, un viņa jau sāk pētīt vīrietim, tā izskatā jau, un viņš varēs parūpēties maniem bērniem. To iesauc, kad jau otrās čakras līmenī sieviete domā attiecībās, ka viņa vairs neinteresē tur paskriet, pamīlēties pa pakšiem, pa krūmiem, tur, es nezinu, 100 pozas izmēģināt, bet jau sāk domāt, viņš varēs maniem parūpēties. Mums lai būs jāmīlējās dārzos, vai mammai dzīvoklī. Viņa jau sāk jautāt, vai mums būs pašiem dzīvoklis kādreiz. būs. Otrais līmenis, tas ir te otrajā čakrā. Kā saprast tos ciparus, cilvēki taču ir mainīgi. Jā, viņa jau enerģija, bet attiecības viņa satiekās sākotnē līmeni ļoti vienkārši. Seksa vadīti. Tu domā, tas sešnieks? Tas tā bija Venēra. Tas otrā čakra, tas ir sešnieks. Tas vienkārši pateic, ka Venēra ir sešnieks. To bija citā lekcijā izstāstīts. Tad bija numeroloģijā, mēs runājām, tu nebija tad, jā? Tas bija tikai dzimšanas dienām. Tas bija dzimšanas dienām. Tas bija dzimšanas dienām. Es pēc tam izstāstīšu tev sīkāk par tiem cipariem. Tu biji sešnieks, jā? Septiņnieks. Labi. Iesim tālāk. Un šajās pirms otrajā līmenī abiem vajag tādu komfortu, ka viņiem būtu miers. Viņiem nepatīk, ka šeit viņas īpaši arī aiztiek tā. Viņi principā katrs pa sevi milzīgi ego viņas attiekās ar divu. Bet viņi jūt, ka viņiem būs komforts ar viņiem. Sirds, viņš varēs parūpēties par manīm, un es saku, ka varēšu, man būs labi, bet ne seksuāli, bet man būs komfortabli apkārtēji. Tas ir pie tiem problēma. Bet viņiem būs problēma, ka viņiem nebūs par ko runāties šajā otrajā līmenī. Viņiem būs apkārt komforts, būs ģimene, nebūs jādzīvo ar pirmās čakras līmenī, tur pie mammas jādzīvo vai šķūnītī, to štābiņā, kur vīrietis uzcēlās ir mežā, bet viņi dzīvos kaut kā dzīvoklī. Viņam būs apkārt komforts, ja viss būs kārtībā jau. Bet viņi joprojām nesarunāsies īpaši. Jo viņi nemāka sarunāties. Šajā līmenī jau cilvēki nemāka sarunāties. Viņi tā, ir labi? Jā, man arī. Viņi nevar viens otru mācīt, neko tāpēc ego milzīgs ir vēl. Pranmājas līmenis principā ir, kad cilvēks jau sāk kaut ko okšķerēties augstāk, viņiem vairs neapmierina tikai dzīvnieku līmenis. Pransmāja līmenī cilvēks sāk meklēt kādas enerģijas, sāk sajust. Viņam ir svarīgi, ko domā sabiedrība un cik tas pareizi sabiedrībā. Viņam kāda ētika jau sāk parādīties.
jau dzīvnieks ir mazliet izaudzis, uz 2 kājām pacēlēs jau. Viņam jau sabiedrība sāk interesēt. Un šeit viņiem šeit otrās čakras līmenī, Veneras šajos prana mājas līmenī, prana nozīmē enerģiju ļoti daudz. Viņiem abiem būs viena lieta, viņi satiksies kādā ceļojumā ap 2, vai skrienot. Viņi satiksies ap 2. Tas nākamais līmenis, ka viņi skries un ap 2 satiksies kādā fiziskā darbībā. Vai, piemēram, kritīs no 3. stāva zemē, pa ceļam satiksies, iemīlēsies. Viņiem kaut kādai darbībai jābūt ir. Dumšs piemērs, bet viņiem jābūt kaut kādai kustībai, darbībai. Viņiem kaut kur jāskrien abiem ir. Abi satikās kautiņā vai kaut kas notikās tāds, ka viņiem jābūt bija kustībai. Jo viņiem vairs neinteresē kaut kādas tur lētie dzīvnieku klubiņi vai kas, viņiem jau sports un tādu. Pramājas līmenī cilvēks ļoti aktīvs tāds, pat tādi ritīgie. Viņiem vajag izēt kustību, viņi kopā ļoti daudz ceļos, pārvāksies no vienām mājām uz otrām, viņiem ļoti labi saskanēs. Un šajā līmenī var palikt kopā pat. Ir iespēja palikt kopā pat. Ir iespēja, bet ļoti minimāli, bet var palikt kopā pat. Un viņiem ir ļoti labi, ka viņiem būs tas vienojošais objekts, viņiem būs viņas vienos sports, jo pirmajā līmenī vieno tikai seks ķermeniskais, un tās attiecības ilgt līdz 3 gadiem, 5. Šeit attiecības var izvilkt ilgāk laika vieno sports, kaut kādas fiziskās aktivitātes, ka vieno. Tur var ilgāk izvilkt, pat visu dzīvi izvilkt. Tik viņiem, protams, viens otru īsti neklausīsies, viņiem būs tāds mocības. Jo tā, ka viņi vairāk sākas garīgoties, viņi tā paskatīsies, un tas ir viss. Mēs kopā tikai skrienam visu mūžu. Un viņš ir, jā, ko tu gribi? Kas mums vēl jādara? Jāparunājās. Pēc kām skrienam? Okay. Skrien jau tak nevajag runāt, pareizi enerģiju patērē. Tāpēc viņi skrien visu mūžu. 3. čakra. Saules pinums. Zās mana māja. Manas, ko nozīmē, ziniet? Manas prāts. Jau prāts ir ieslēgts, un tikai enerģija, bet ir prāts ir mana. Manas prāts. Un tur atbildīgi saule noteikti, un tas tāds jau saprotams to, ka ja saule atbild ļoti spēcīgi pa prātu. Un šī vietā parādās attiecības mazliet. Ja vienam pret otru ir pienākumi jau. Viņi jau zina pienākumus, ka būs jāpild pienākumu. Jo pirmajā līmenī bija kas? Dod. Gribu, vajag. Otrajā bija, ir ērti. Ir vērti, kur to darīt. Trešajā saka, būs kaut kas jādod pretī. Man ir pienākumi, man jāpild. Man būs jāmaksā par to visu vēl. Man būs jārūpējās. Nerodās bērns tāpatās, un nepabrot tikai no saules enerģijas. Viņš jau sāk aizdomāties par to. To jau sauc kā viņas par manu mājas līmenis, ka viņš jau prāti iestiedz attiecībās. Un tie cilvēki, principā, satiekās kur? Kaut kādās izstādēs jau, kur viņi jau prāti pielieto. Tur, kur prāti pielieto cilvēks. Nezinu, kur gleznošanā, tur kādā izpaušanā, ka viņi tur rēķinājuši kopā kaut ko ir. Jau aizgājuši uz kaut kādām garīgām praksēm jau mazliet. Kur viņi attīrīšanās, piemēram, uz veģetāriem kursiem, uz svaigādēju klubiņu aizgājuši, kur viņi jau paceļ savu enerģiju augšā. Atnākuši uz lekciju, un viens otru jau nopētījuši tā, viens jau precējās, labi, kur iepazīties, labi, viņš uz lekcijām. Un sievietēm, jo viņas visu ļoti izvērtējuši, to ticiet man. Sievietēm tāda iespēja pastāv, cik tur vīrieši ir maz, Tad skatīšos uz Uģis. Tas ir, tas tā smieklīgi ir, bet tas līmenis ir. Jā, kad sievietes vienkārši turā līmenī, sievietēm ļoti prāts spēcīgs ir. Un arī laulība balstās uz pienākumiem. Viņiem pienākumi ir augstāk pa visu. Viņiem balstās attiecības pienākumiem. Tur mīlestība var nebūt, bet pienākumi jāpild ir. Tas ļoti svarīgi pienākumi jātur. Jo tie saules, kas ir viennieki un ļoti labi pilda savus pienākumus. Īsti vīrieši viennieki ir. Viņam ir rītīgs mugurkauls, viņš ļoti spēcīgs tāds, viņš pilda pienākums. Pa mīlestību viņam neprasa, bet pienākums viņš pildīs. Neprasa viņam mīļumu, bet pienākumu būs izpildīts, solījumi būs visi izpildīt un visi. Bet tie, kas ir sievietes saules, tas ir jautrāk, Amazonas. Viņas ir tādas, ko būs ļoti grūti vadīt. Ir jābūt vīrietim, kas ir ļoti augstā līmenī. Ļoti spēcīgs, viņas kās viņu ar apbrīnis, kas, princis. Tik līdz viņš skatās uz vīrieti uz augštā, sievietes, kas ir viennieks, viņas vienmēr varēs no viņu mācīties, un viņas paliek pazemīgas. Jo principā sievietes, kas ir viennieki, viņas skatās tā, tu strādāt gribēji duraks. Viņam ļoti milzīgs tāds, viņam milzīgs tāds skatījums ir uz visu. Bet tas tā.
Šajā līmenī cilvēka nevar bērnos izaudzināt raksturu. Piemēram, pirmā līmenī vispār nezinu, kas ir bērni. Vīrietis nezinu pirmā līmenī, kā bērni rodās. Kā? Es neesmu tēvs, neko nezinu. Mums nekas nav bijis. Nebija klāt. Jā, es nebiju nemaz tur. Es biju citur, es gulēju. Tas bija viņš. Sūdz tiesā viņu. Aprātu. Nebija es. To nobūru. Un tas ir pirmais līmenis. Otrā līmenī viņi arī bērni nemāk audzināt. Otrā līmenī parasti ziniet, kur viņi, kā viņi to liek. Viņi parasti otrajā, kad čakarā otrajā rodas bērns, kad cilvēku otrā čakarā, viņi parasti vecākam do bērns. Viņi parasti do vecākam bērns, viņiem jāsporto, jāceļo, visu, kas jādara, nav laiks bērniem. Un, kad ieliek bērns, tad skatās uz to bērnu. Ko tu? Mamma, tu bļauj? Viņi nesaprot, tāpēc, ka viņiem ir vēdera līmenī attiecības. Viņiem ir pakustēties vajag. Trešajā līmenī viņi nevar izaudzināt rakstu, viņi ir audzināti bērni, viņi audzina ar ko? Ar pienākumiem. Tev tas jādara ir. Tas ir tipiski mūsu līmenis. Mēs augstāk ļoti reti, kurš vecāks īsti tiek. Tie, kas tiešām ir atvērušos čakras augstāk vaļā. Cik tev jādara, tas ir pienākums. Ja nedarīs slikts bērns, es tev nemīlēšu. Ir tāda vecāka. Klasiskais Made in Russia. Saucās. Tipisks piemērs. Nedarīs to, mēs tev nemīlēsim. Foršs arguments mamām. Mēs neatdzirējuši tāds arguments, bet tāda argumenta projām ir. Esmu dzirdējis. Tas ir tāds Krievas skolā, bet ļoti populārs tāds. Tu man esi tev bērnam. Viņš ir bērns. Apēdīs šito dabūs ēdienu normāli. Manipulācija. Jā, manipulācijas. Tādas briesmīgas lietas, ko bērniem neizmanto. Ja bērni audzina, viņam līdz 5 gadiem ir atļauts visu darīt. Veidiski audzināšanā viņi dara, ko jau 5 gadiem. Princis un princesi dzīvo mājās. Ja viņiem iedod milzīgu mīlestību, bērns redz, ka māte viņu mīl un pieņem tas, kāds viņš ir līdz 5 gadiem. Viņš izsik, piemēram, logu, nekas. Teica, tā nekas, tā forši, es gribēju nomainīt. Smieklīgs stāsts. Stāsts bērns raksta vēstuli. Stāsts māmoņš, māt, zini, man teicis ielikt kaktā. Mamma saka, kāpēc ielikt kaktā? Ču kā? Es gribēju tētim pateikt, kā es viņu mīlu, paņēmu nākumu, uzkrāpēju uz mašīnu, tēti, es tevi mīlu. Tētis ieraudz, ielikt man kaktā. Bet es jau tikai gribēju pateikt, kā es mīlu savu tēti. Es kaut ko tā neceros no bērniem. Iedomājieties, jūs tak mīliet, jūs rakstījāt, tas ir mamma, es tev mīlu uz tapetēm. Redziet, tas ir no dzīves, jūs tak arī tā izrādāt mīlestību, pareizi? Un tieši šito stāst. Bet realitātē, jā? Redziet, un vecāki, kas nesaprot, kas tas notiekās, viņi sod bērnu. Bērns saprot to, ka nedrīkst izrādīt mīlestību. Viņa jau uzreiz kā čakara aizvarās. Viņa sirds čakara jau bērnība aizvarās. Viņš nemāk mīlēt, ka viņš izaug liels. Ja vecāki uzmet pāris tonnas cementu virsū sirdī. Un čakarī mazliet tā. Un tā kā viņš satiekās attiecībās ar vīrieti, kuram ļoti daudz mīlestības sievieti nespēja pieņemt. Tu man mīli pēc tam sodīs, vai ne? Tu kaut ko prasīs pretī man. Nedrīkst tā. Un vīrieti domā, kas pa murgi ir? Un čakali nesaprot. Un viņam ir kāds gads vajadzīgs, kas ietim sāk uzticēties, saprast, ka viņš viņu mīlēs un būs blaks un nesodīs viņu neliks kaktā. Tāpēc ir, kad mums ir jātīš šī mīlestība sevi. Pēc gadu ņem un ieliek kaktā. Jā. Es tur biju to raksturu. Nevar izaudzināt. Viņa raksturu neliek, viņa piespiež visu laiku. Trešajā čakras līmenī viņa laiku piespiež pienākumu. Viņa ir par bērnu pienākumu. Man jāaudzina bērns, tas mans pienākums ir. Jādara tas ir. Jāpiesprādzē bērns ir ritīgi, tu zini kā. Atzīst to anekdotu smieklīgo. Meitiņa teica, tas bērndārs, saudzinātājs saka, kāpēc tu smāji tik traka? Teica, mats taisīja. Vizītes sapīja, savilk, un teica mīlēja no bērnu. Pienākumu pildīja. Jāsapīja mati ir, Man tā bija. Bet teica, tā gribēja labāk, vai ne? Ritīgi. Ar kā? Es redzēju, nesen YouTube'ā bija Facebookā, pēc kā tēvtājs meitenēm tās te matas, paņem putikļu sūdz, šviesūdz matas, to gumiju uzliek visu gatavs taigāt. Bet optimāli, no? Tas ir vīrietis, pienākums ir sataisīt matas. Loģika ir. Jā. Es sievietes, kas prāc putikļu sūdz, es tur netīri, mati jāmazga un tik daudz problēmas. Tā vīrietis pat nepamanā, ka tas ir putikļu sūdzējs. Tas ir instruments, kā sataisīt matas, Viņš nepamanā, ka tur putikļi iekšā un UTT. Viņš pat neiedomā, bet viņš sataisīja matas. Viņš sataisīja matas, viņš uztaisīja misiju pabeigt. Kādiem līdzekļiem nebija svarīgi. Bet misija pabeigt, mata ir gatava. Vīrieši, piegājiens, visām lietām praktisks. Sīkums neskatīsimies visu izpaudījumu. Saprotiet, jā?
Jā, principā šitām trešām čakrām, visām čakrām, kas ir, viņam spēcīgas, piemēram, pirmā līmenī, cilvēkam ir attiecības ļoti seksvērsts, viņam ļoti tas 9 un 6 figurēs horoskopā. Piemēram, trīniekam, kuram ir čakru tādiem pienākumiem sajūtas, vai pienākums, viņam ir saule figurēs horoskopā. Viņam ir 1 figurēs ļoti spēcīgi horoskopā. Un viņiem ir izteiko redzēt, pa gabalu redzēt, kurš ir Mars un saule, viņi vienkārši pa gabalu jūt, un trīnieks pa gabalu arī ļoti spēcīgi jūt. Tad blakus ar trīnieks, zini, sēž. Jā, tas jūs apsvērt. Tas ir tā ir klasika. Jā. Es tikai teicu, pirms tam, ka tā ir klasika, ka trīnieki tā kāds magnēs. Vai blakus ar trīnieks sēž? Ne tur. Vīrietis. Kad sēž blakus. Zem manī noteikti. Bet jā. Kas ir vieta pēc trīnieka? Tas ir magnēts. Tas ir pavisam cits līmenis attiecībām vispārībā. Trīnieks tas ir. Jā. Nākamā čakra. 4. sirds čakra. No kāda planēta ir sirds čakrā? Meitenes, ko? Jums viņi ļoti daudz ir. Mēnesis? Jā. Tāpēc vīrieši nesaprot, ko nozīmē mīlēt. Viņi mēnesi nozīmē sauli daudz. Viņam pienākums pret sievieti. Rukā. Un viņš iedod, kā viņš iedod sievieti, nav atceries, mēs par čakaru runājam. Viņš iedod sievieti savu mīlestību, ar kur caur dāvanām, caur naudu. Ja vīrietis nedāvina sievietē dāvanas, nozīmē, ka viņš viņu īsti nemīl. Jo viņš ir savu princesi lutinā. Viņš apdāvina, viņš dod naudu. Viņš ir, ko tu gribi, ka sievieti, zin, kā raud vai ķērs? Viņš saka, tu man nesaprati, ko tu gribi to kleitu, to gredzenu, to mašīnu, ko tu gribi, nopirkš tev, nezinu, vai tu man saproti. Un vīrietis saka, ko tev vai, ņem kredītkarti, labi, es nedzīvošu valstabā, labi, ņem visu, viņš nesaprot. Nepieprasāt viņam strīdu laikā saprast jūs emocionālā barda galvā. Viņš nevar iztolkot, tāpēc viņam sirds vienkārši čakra nav aktīvi, viņam ir pasīvi. Sievieti dod mīlestību viņam. Bet tas par čakrām esam stāstījis tev lekciju, atkārtošos. Jā, un šeit principā tas variants ir, kad mēnesis, kad ir, tad tā ir tā planēta, kad cilvēkiem jau sākās attiecības, ko var saukt par attiecībām. Jo 3. čakras līmenī viņam abiem pienāku viņam turēties kopā, bet viņi arī nerunāsies, viens otru man neko nevarēs pārmest. Viņi nevarēs mācīt. 4. čakrā var sākt mācīt, viņi jau paklausās viens otrā. Tā ir pirmā pazīme normālām attiecībām jau, ka viņi arī izskatās pēc attiecībām. Nav, ka tur laizās vai ka tur skatās, man pa daudz naudu iztērēt tur, vai ejam sportot un tad runāsim. Tas ir, ka viņi sāk runāties jau. Un viņi gadu viens otru iepazīst tikai. Tur ir pa veidiskām attiecībām šeit var runāt jau. Ka viņi pusgadu iepazīstās, pēc tam pusgadu viņi saderinās un viņi pēt jau. Viņi viens otru sāk pēdīt, viņš neatbilst 5. punktam nedara, 6. galīgi neatbilst, 7. atbilst, ir ok. Viņam analizē attiecības, viņi vairs nav dzīvnieku līmenī. Šeit principā ieslēdzās tāds jau Gjānas līmenis, Gjāna māja saucās, jau kas saprāts tiek ieslēgts mazliet. Gjāna māja saucās, Gjāna ir tāds zināšanas jau, ka viņam ir zināšanas, ka viņas jau ir zināšanas. Un viņš saka, Lūdzu lekcijā teica, jā, šito te sāt kodi jau, tas ir tas meiteņu ģēģers, 1. čakra, jā. Anna mājas līmenis, dzīvnieks, savalcos apakšbiks jaunais cilvēks. Jūs jau ātri izskanēsiet, jūs satiksiet vīrieti, jūs pateiksiet, sēž tur bagos muskuļus, rāda uzlūdz nospīlēt mājiņu, sēž tur krūtis kustinā un visu kaut ko tur. Mašīnā, pirks griež, atslēgas mašīna, tie lētie gājieni vīrieši, viņi ir tādi lēti. Un viņš domā, ka sievietes nenormāli copējās, jo filmās saskatījies nabaks ir. Un viņš sēž, un kad tu aizies kaut kur, paskaties, kas par briesmu tas ir. Viņš domā, ka viņš šās sievietes copē. Tad atskiem tādas pašas sievietes paks, viņš griež atslēga mašīna. Tādība arī stāv. Jā, viņi tad satiekās ap 3 gadus, viņš pamīcās pēc tam kāds galvu. Ko darīt tālāk? Mašīna abi apgriež atslēga, sēž gultā. Līmenis, attiecība līmenis tas saucās. Viņi nekad nepaprasīs. Ir vīrietis, kas normāls attiecībās, kurš vismaz mēnesis stadijā, 4. čakras, sirds čakras līmenī, kad attiecības, viņš pa sievieti vīzinās, viņi pat sajūtīs viens otru, ziniet. Sievieti šiem attiecības ziniet, kā patīk, tāpēc sievietes meklētos vīrieši. Viņi saka, es sēžu vannā, es dziedu, I love you! Viņš uzliek to dziesmu, un viss sievietes saka, jā. Jums ir saikne Wi-Fi's.
Vīrieši, kā man likās, ka viņi to dzied, bet viņš nevarēja dzirdēt, bet viņš to kā sajūt. Un sievietes saka, wow, un visi meitenes saka, tā ir zīme. Un visi meitenes, principā, meklē šādas attiecības, pareizi, ka jūs saprot no pusvārdu. Kur meitene nesaprot tādu, nemeklē, bet tas ir kur čakra, tā ir 4. čakra. Jūs zināt, kāds vīrietis izskatās tur? Viņam ir garīgā praks, viņi nocupēt ir nenormāli grūti. Viņš paskās, Anamājas līmenis, staigā. Viņš uzreiz paskās, viņš paskatās, nu, ko tu gribi apakšbiks, uzvilkus līdz nabai augšā un domā, ka man nocipēt. Viņš neskatās, un tavs vīrieši nevar nocipēt. Un viss sievietes apskauž to sieti, kas nocipēs. Viņš ir tāds vīrietis, viņš ir džentelmens, viņš jūt, ko sievietes grib. Un viņš kādas sietēm nesarunājās, vienmēr ir zolīts, pieklājīgs. Un viņš ir smalkjūtīgs, jo 3. līmenī tas vīrietis ir ideāls, 3. čakras līmenī vīrietis, varētu teikt, viņš ir ideāls vīrietis pēc izskata. Perfekts. Uzvedīja viss perfekti, bet viņš nejūt vēl sievieti. Viņš nevar sajust. 4. līmenī viņš ir perfekts, viņš pat sajūt. 4. čakras līmenī viņš pat sajūt, viņam pat Wi-Fi ir. Un principā par 4. var pateikt to, ka viņa jau ir... Viņa nav pirmo dzīvi kopā, varētu teikt. Šajā līmenī viņa nav pirmo dzīvi kopā. Viņam ir bagāža. Jo katras nākamās čakrās viņa bijuši ļoti ilgi kopā jau ir. Piemēram, šajā čakrā, mēneša čakrā cilvēkiem nav pirmo dzīvi kopā. Jo Wi-Fi var iesaistīt tikai pēc pāris dzīvēm, ka viens otrs sajūt. Viņi zina, ka otrs domā, viņi ir mācīt viens otru, viņi uzklausa viens otru. Iedomājieties, attiecībās, ka viens otru klausās. Viņi saka, jā, es kļūdījos. Un sieviete pat pasaka, piedod. Vairāk nekā vienreiz gadā vīrietim pasaka, piedod, es kļūdījos. Jā, es zinu, vīrieši, kas attiecībās, viņi saka, sievietes nekad neprasa piedošanu. Ko sievietes saka? Mēs visu laiku prasām, tikai klusām, nu. Pie sevīm, bez kā bļaustīties. Sievietes neprasa piedošanu, viņš nekad nav vainīgs, pareiz meitenes. Jūs tik nekad neesat vainīgs. Nu, dažreiz, nu, bet jūs tik neesat vainīgs. Reku, tu esi vainīgs, atbildi. Un, ja vīrietis ir gudrs, viņam ir šī mēnesis enerģija, viņš vienmēr uzņemās atbildību. Čak, jā, es esmu vainīgs. 3. čakrā viņš nevarēs pateikt, ka viņš ir vainīgs. Tāpēc, kad saulītis spiedīs, tiem, kam saulītis spriež, tiem ļoti grūti atzīt savas kļūdiņas. Mēnesis viņam ļoti viegli savas kļūdas atzīst. Tāpēc 4. vīrieša čakras līmenī, kad viņam attiecības ir, viņš atzīstās, ka viņš ir vainīgs. Viņš čak, jā. Divnieks mēnesī. Numeroloģijā. Tāpēc, ja mēs skatāmies 4. čakras līmenī, tās ir tiešām skaistas attiecības jau. Viņam jau bērni, viņš jau bērni audzinā, kāpēc, ne tāpēc, ka viņš gadījās, ja 1. 3. var gadīties, ne 3. viņi izplānoja. Ir 27, sievietēm tas vecums pienāca, ka vajag. Viņam tu saka, jā, labi, tagad. Viņi tādi sportisti, viņam viss ir aprēķināts ļoti smieklīgi. Viņam tur viss tas ir. Bet mēnesis stadijā viņa jūt, ka mēs esam nododuši bērniem, un viņa attiecības 4. čakras līmenī, viņa taisīs attiecības jau kādas, lai būtu bērns. Viņa jau sanāk kopā, lai radītu bērnu, un pēcnāca viņa jau zina, ka viņš jāveidoja. Jo viņa zina, ja attiecībās nav bērns, tā attiecības ir nolēmtas, jūs zināt to. Tāpēc, ka ko jūs gāzīsiet, kuram enerģiju virsū savu jau? Ja tā, ka satiekās 2 cilvēki ar milzīgu ego, viņi ļoti ilgo viens otram mest virsū, un tā viņa apnīk. Un tad parādās 3. kas saka, tagad visu uzmanību man būs. Piedodiet, jūs varat cīnīties zem ego ļoti ilgi, bet tagad esmu šeit. Un kurš ir galvenais ģimenē? Tu sēž maz bēbi gultā, jūs jums tur tīrēt dībēm, viņš kā iedz, Čurā vēl vīrs apmēr, nu tikai Ja mums kāds ir ego ir, man liekas, nav jādara. Un tā jāaudzinā, nu. Tāpēc jūs nemācījāt attiecībās, tāpēc ir veidotas attiecības. Vēdiskā filozofija domāts, ja attiecībās nav bērna attiecības, ir bezjēdzīgas. Pilnīgi bezjēdzīgas attiecības ir. Tāpēc, ka neviens neaug attiecībās vispārībā. Attiecības domās, lai radīt bērnu, kas iet pie Dieva. Viņi visi ģimeni veido iet pie Dieva, bet tas būs nākamais līmenis, tad es aizskiepu priekšā, kā mums nepiedodiet. Nevienmēr ir iespēja bērnus vadīt. Jā, vienmēr jāadoptēt. Iespēja uzņemties atbildību par citiem bērniem. Tāda iespēja ir. Jā. Bērni vienmēr ir vajadzīgi. Ja jums ir briesmīgs stāvoklis, labi sāciet ar kaķi vai suņismēs.
Ja tur arī tāds, ja sunim arī tīri dībēni un viss kaut ko smieklīgi dara, un suns tikai ņird. Un viņš vienmēr tāds būs. Mazais bēbis te pieaugs pareizi, un tad viņš tev tīrīs dībēni vecumdienās, kad būs veci. Ja jūs viņam tīrijāt dībēni, viņš ar jums tīrīs, ka jūs izauksiet lielu. Es zinu, ka bērni tas ir nākotnes ieguldījums. Ja jūs neaudzināsiet bērnu, bērni nerūpēsies pie jums nākotnē. Jūs viņam dosiet datoriņas, jūs viņam dosiet to, ko bērnišķi izaugs liels teikt, vecmāmiņ, tev garlaiks, ka dators ir. Runājies ar viņu. Reku, YouTubes ir. Viss tieši es pats mums atspēlēsies atpakaļ, nu. Tas ir vienkārši fenomenāls likums. Man pat darbos, tāpat kā man vecāka audzināja, tāpat es arī audzināju cits bērns, un es tāpat pēc viņiem bet izturos. Viņš man teica ļoti mīlēja, bet viņš kā vīrietis mīlēja. Čau, kā iet forši, labi, čau. Un teica, mamma kopā dzīvo, bet viņš man tā, viņš man pazina tā, kā iet normāli. Es saku, jā, forši, dāj, čau. Mums pilnīgi normāla saruna tā vienreiz mēnesī ir. Labas atzīmes, jā. Pilnīgi, jā, normāla saruna tā ir. Bet viņš zina, kad es tā patreiz zvanīšu viņam projām, es nezinu, cik par gadu īsti ir piedodiet. Nezinu, cik man tētam jā, 50, vairāk, man liekas. Es nezinu, mums nav attiecības. Teic, ka nebija attiecības būvēts uz augstākām čakrām, bija tāda dzīvnieka attiecības. Pabarot, man iemest kaut ko mutē, kā mammām pabarot, lieku guli viss. Mēs esam ģimene. Bērniem netika dot garīgi pilnveidošanās, nebija dots nekas. 4. līmenī jau vecāki dod bērniem garīgu audzināšanu. Viņi jau paši satikušies, kur ir? Kādā garīgā seminārijā. Ja viņiem abiem bija kaut kāds emocionālais saikne jābūt, viņi varēja sadarīt tikai no emocionālās saiknes. Kaut kā viņiem emocija, viņi saka, viņš kā sajūtu. Viņiem nebija tā, ka es ierodzīju meitenē kājas un es sajūtu, jā, es viņu mīlu. Nē, nebija tāds. Viņiem bija pilnīgi cits kaut kas, viņš saka, es sajūtu vienkārši, kad liktenis aizmigāja meiteni, ko es apprecēšu, viņš paskatās, un jā, viņš apprecās, viņš pēc tam. Viņš vienkārši es jūtu. Viņš vienkārši sajūtu to meiteni, nu. Tur ir visam cits līmenis šim 4. čakras līmenī jau. Un viņiem ir šajā līmenī, viņi kopā pārvar grūtības. Šajā līmenī viņi ir attiecības ļoti ilgi, jo 3. līmenī viņi nevar risināt grūtības, viņi šķirās. 15, 20 gadu, bet viņi šķirsies. Bet viņiem palikt arī kopā lieli, bet viņi nekad nepārvarēs grūtības, bet sirds līmenī jau, kad attiecības ir bots, viņi ar kopā pārvarēt visu. Viņi cik, jā, strādāsim pie tā mīļais. Mēs to esi cūku un esmu gudri un šķiramies. Mēs nākamā lekcija runāsim par laulībām. Mēs pat līdz laulībām neesam tikuši, zini to. Mēs runājam, kā iepazīties no sākuma vispār un saprast, kurā līmenī katrs ir krāniņa līmenī vai citā līmenī. Vai vēdera līmenī. Nākamā čakri, kur? Kakals. Un par kaklu planētām ir ļoti trikīgi. Es jums nevarēšu pateikt, kad, bet tā, ka man būs autoritīvu rakstā, es pateikšu, man ir viena grāmata izdzēsusies, kurai es uzticējos, kas pēc veidisko ir aprakstīts, kur čakri ir. Jo mūsu tiem čakrā viss iet otrādi mazliet, un es nezinu, kāpēc. Jā, bet kas ir? Tā kā būtu jābūt ir vienam no planētām, bet es nevaru pateikt, kas, bet jums pateikšu, kur planēta iedarbojas. Bet es nemāku pateikt, tāpēc es negribu sajaukt to, ko, bet varu papēdīt, ka planēta ir, bet neskatieties internetā, tad būs smieklīgi tur. Tur ļoti, pat numerologs vienkārši ar astrologs sāk smieties, man brīžiem, kad planētas vienkārši nepareizi, viss otrādi ir uztaisīts. Šajā līmenī viņam ir tāds Wi-Fi, ka viņi pat nesarunājās īsti. Viņam ir baigais Wi-Fi pieciniekam. Un viņam attiecības nebeidzās šajā dzīves laikā. Viņas vienmēr turpināsies un ies tikai uz priekšu. Viņas ļoti augstu, pat pa sevi 5. čakra atbild par emocijām un vēlmēm. Viens otru vēlmes, lai piepildu. To sauc, šo līmeni sauc to, es aizmirstu par sevi un domāju par otru. Ziniet to krustiņu attiecībās. Viņi viens par otru rūpējās, un tā viņi laimīgi. Ja viens piepildu vienu vēlmes, otrs piepildu tavas vēlmes, viņiem ir krustiņš attiecībās jau. Viņi pilnīgi viens otru vēlmes atbild. Jo mēnesis tur jau paliek tā, es jūtu, man jājūt ir. Ap 5. tur viņi iztvērs, nav jau tas. Viņiem jau projām ir Gjāna mājas līmenis, zināšanās, bet viņiem jau augstāks. Jo tikai 6. īsti un 7. sākās jau Vigjānas līmenis, apzinātām zināšanām. Šajā līmenī viņi jau tiešām ir ļoti tādu attiecībās. Viņiem jau pat seks īsti vairs nav svarīgs. Pārējās visās seks joprojām būs, bet tur jau mazliet savādāk.
Un kur šitie 5. čakras līmenī, kur viņi satiekās? Baznīca. Kur ir? Jā, viņi jau principā, viņi jau satiekās, viņi jau uzreiz uz laulībām vēl, kur vispārējos. Jā, es arī domāju, ka baznīcā. Bet baznīcā garīgi arī, jā. Bet var arī tā. Nu, viņam vīrietis, jau Edvards, tādu vīri, viņš vienkārši atnāks, viņš jau būs tur apģērbies baltos paltrikos, jau tas čeburiks uz galvu, jau tur bārdu, kaut kāds sings jau, vai kaut kāds jau joks tur baigās. Viņš atnāk pie siet, viņš ir un tieks tat, bērns saka sat. Viņi jau visu tādu uz tiem burtiem ir, tur jau tādi dīvainīši. Stēg apkārt, kā izskatās tie joga apatriki. Viņi dīvainā visā apatīcībās tagad. Un ko jūs mērat stūbi? Viņam ir laimīgi, principā. Tur jau ir cilvēki, kas jau šajā kaka līmenī, viņiem valoda tā, ka viņi runā, viņiem, ja sievieti izpāv, kad ir, viņa šīs te nerunā attiecībās. Tikai vīrietis runā šās attiecībās, principā. Sieviete nav ko teikt, viņa saka, ka mans princis ir. Bet viņai gola ir sievietē šajās attiecībās. Tas ir nākamie līmeņi. Tas ir sieviete projām, viņi var manipulēt šeit vīrieti, viņa projām ir sieviešu vajadzības. 5. čakrā sieviete ir savas vajadzības. Tikai 7. viņas pazudīs pavisam. Līdz 7. čakrai viņa sēdēs. Kad sieviete, bet es esmu sieviete. Vienalga kāds tur joks ir un ko dara, bet pārūpējies par maniem dārgais cilvēki. Viņiem projām būs tas viss. Ja viņi visus šos pārējos vēl nesīs līdz sev vispārējās čakras. Viņas iet pakāpējas, bet viņiem viss būs bagāžā. 6. Tā jau ir 6. acis. Ir kādam atvērusies 6. Jā, 6. 6. čakra, jā, bet 3. acis šeit ir. Atvainojos. Manos 6. acis ir atvērusies. Parasti lekcijām atnāk kā cilvēks un saka, atvērt man 3. acis. 4. Tad es viņam iedod kaut kāds ziepes un saka, ņem mazgā, kamēr atvērsies 3. Gribētu gan. Bet 3. acis parasti tā neatverās tik viegli vaļā. Tas cilvēkiem ir tāds mīts, ka viņas neatvērsies vaļā. Ja jūs gribat jau 3. acis atvērt, jums ir milzīgs darbs vajadzīgs. Šeit ir Saturniņš. Tas bija 5. 5. es nemātašu pateikt. Tur ir apšaubām. Man bija 3 varianti, bet es negribu kļūdīties, tāpēc es tā nesaku. Kāds ir skaidrs? Ko te? Kāds ir skaidrs? 5. Viņš nevar pateikt, Viņš viņš nav, nevar pateikt, jā. kas Planētas. planētas. Ir vārds varianti, bet tur jāskatās Rahu vai Ketu, bet tas īsti apšaubāms, ka viņi varētu būt. Saturns ir, ko zinu, ko Saturns horoskopā ir tā ļoti labi ģimenes dzīve. Mēnesis spēcīgs, vai Saturns vai Jupiters jums kārtēji spēcīgs, jums ir ļoti labi ģimenes dzīve. Protams, kurā vai ir ģimenes mājā, vai nav ģimenes mājā, bet viņiem jau ir izteikts ģimenes cilvēku tā ļoti labi. Viņiem ir bagāži mazliet. Viņi zinās tāds likums kaut kam dūts. Kam vibrē? Un šeit jau cilvēki, kas ir ap 2 ļoti lieli praktizētāji, un šeit 6. čakra viņu ļoti ap 2 praktizē. Viņi tikai praksē, vienādā praksē satiekās ap 2. Viņi ap 2 satiekās vienādā praksē jau. Jogā, kristietībā, nav, ko viņiem ļoti nopietni praksa abiem ir. Viņiem abiem vienāda praksa ir. Un šajā attiecībās viens otram palīdz jau garīgi progresēt. Jo 5. čakrā sieviete saka, jā, bet man arī savu praksīt ir. Man vajag tie princešu lietas vēl. Šeit 6. jau viņa jau vīrieti ceļ augšā, viņa palīdz viņam iet uz priekšu, viņa jau garojās, apgarot viņa palīdz. Un abiem vienāds mērķis dzīvē ir darīt cits cilvēks laimīgs. Ja viens poturs nedomā par savu laimi, viņi saka, es gribu padarīt šo cilvēku laimīgus. Un sieviete saka, es arī! Vai tā esam ģimeni? Ja viņi upurēs visu savu ģimenes dzīvi citiem, galvenais, ka citi laimīgi ir. Bet viņam būs bērni? Jā, bērni tieši tā paši būs. Viņiem vienkārši ir tādi mazie meži dīvainīši. Viņi saka, nav kur bērni, saka, mēs ņemsim, lai dzīvo pie mums. Viņi tādi cilvēki, un tie cilvēki šajā līmenī ļoti dīvaini ir. Jo augstāk tas līmenis ies, viņi dīvaināk sabiedrībā izskatās. Bet viņi ir apmierināti vienmēr, var teikt. Dieviņš atsūta, viss nomirst, viss ģimene, viņš laimīgs, paldies, Dieviņš sēž. Paldies, tāda svētība viņiem. Tas ir ļoti augsts līmenis. Šajā līmenī cilvēks var tikai kādreiz sajust kādas pāris sekundes, ka tiešām jūt, ka to kopā ar šādu mīļoto cilvēku, un to var iet vien kopā un darīt visu. Viss var atdot un kopā iet dzīves augstāko mērķi. Un tās attiecības vienkārši fantastisks ir. Ienosties attiecībās, ka jūs viens otru saprotat, jums ir kopējs mērķis dzīvo priekš citiem. Kur ģimenes ego nav. Ģimene? Nē. Es zinu, kāpēc vajadzīgas attiecības ir laulība. Aizskriešu nākamās lekcijas tēmēs pieeju. Zinu, kāpēc? Mums uz šodien teica, lai radīt bērnus.
Tas ir viens no, tas ir process. Bet kāpēc tie cilvēki satiekās? Lai iznīcinātu savu ego. Jo ego attiecībās ir pats galvenais, ko mēs iznīcinām. Ziniet, ko attiecībās nozīmē ego? Mīl tikai man viesi. Viens tikai savējos mīl, un cits nevar mīlēt. Un tāpēc ir mūsdienās problēma, kad vīrs un sieva izšķirās, abiem diviem krīzes sākās. Tāpēc, ka viņi mīlē tikai vienu cilvēku, viņiem ir viena problēmas tikai. Tāpēc jāmīl daudz. Kuram ir daudz mīlestība? Vai pateikt, kuram jums ir daudz mīlestība? Viņš ir mīlēt tik daudz cilvēks, bet ne pretējo polu. Tur ir viens no teikums. Nevar siet mīlēt, mēs mīl 100 vīriešus. Vīrietis ir paga. Tāpēc man tik maz mīlestības ir, jā? Ja vīrietis uzreiz sapratīs, tāpēc kā sieviete pateiks, mīļā, man 101. sieviete, ko es mīlēju, es atradu. Sieviete ir kā? Kā 101. Nesapratu? Es domāju, ka esam vienīgā. Nevar. Atkārtot kaut ko. Jo ego, laulība domāt atteiktos no ego. Un ego nozīmē tas, ka mēs attiecībās laužam savu ego, ka mums jāmācās mīlēt ļoti daudz cilvēki. Tāpēc attiecība mērķis, vispār kāzu mērķis ir ko? Iemācīt mīlēt visu savu apkārt, dabu. Visu apkārt, tas ir laulības, tas ir šajā 6. Saturna pieres līmenī mīlēt visu savu apkārt. Un tad jau viss tev ir ģimene. Un tāds ir ģimenes mērķis, jūs to ziniet? Iemīlēt visus. Tāpēc, ka attiecībās, kad izšķirās, ja jūs mīliet tikai vienu cilvēku, es domāju, ka viens cilvēks tikai dzīvēm svarīgs, jūs depresijā nodzērsieties, nonarkosieties, UTT, vai ka jūs būs tik daudz mīlestību, un tik 99 palika. Kurš nevis kāds bijis iemīlējies, ja mīl kādu? Tas līdzi, ka nevar mīlēt. Nē, kā, ne pretējo polu. Jā, bet tad mīl vienu. Tas teiciens, ja mīl, tad mīl vienu, bet pārējos līmēgi ar sienu. Ziniet tādu, jā, sakām vārdu. Ja jūs, piemēram, mīlēt vienu, cik jums daudz laimes? Bet jūs mīlat 100. Cik jums daudz laimes ir? Jūs mīlat kaimiņu, kas ir pilnīgi briesmos, lai durus apčarā un visu, bet jūs viņu mīlat, jūs skatāt, fantastisks cilvēks, nu super, viņš man katru dienu mazgā savam čurām durus. Super cilvēks, nu. Katru dienu man jāmazgā savas mīļās durus ir. Iedomājieties, mīlēt visu cilvēks. Jūs vienkārši iet un vienkārši stāvot pa ielu. Iedomājieties, kāda mīlestība tas ir. Un jums viens cilvēks jūs mīlēties pamet. Nekas! Arī es viņu vairāk mīlēšu. Jums savs ceļš ir. Un aiziet tādu māterēs vēl vienu uz Indiju. Bet tas ir kāds līmenis, tas 6. līmenis, ka mēs visus mīlam. Mēs pat nemākam savu vīru mīlēt. Kur runāt par savu kaķu un par savu kaimiņu, kas apčerā durvis? Mēs nemākam mīlēt. Tāpēc, ka mums ir naids iekšā. Kā var ienākt sirdī iekšā mīlestība, mums naids sēž iekšā. Sūdčups vienkārši milzīgs sacelts ir. To īnīstam. Jūs paņemiet mājās sarakstu, kas mums ir iebjās un pusi un kas mums patīk. Cik mums cilvēki tādi, ko jūs tiešām varētu viņi darīt visu. Saraksts būtu diezgan dīvains. Pats sevi ierakst, daļ sevi. Katru dienu varētu, daļ mammas varētu mazliet kaut ko izdarīt. Cūkas es ir daudz pierakstīt, kas man maitas, man dzīvi sabojājuši ir. Nav tāds saraksts, viņam jābūt. Tāpēc jūs sievietes nemāk mīlēt, viņas satiekās attiecībās un pieprasa, mīli mani. Bet ja tev nav mīlestība, kā var mīlēt? Tev nav mīlestība iekšā. Attiecībās pieprasa, 6. līmenī vairs neko nepieprasa. 7. ir Jupiters. 7. kur atrodas? Avotiņā, teiksim tā. Korona ir čakra. Jā, es esmu pa avotiņu, man patīk stāvāk, viņš tā ļoti skaistāk, tas karaļa trons, tas tāds egoists, saka, akli izklausās, bet avotiņš skaistāk ir. Tas ir šeit, kad es galvaskals savu kopā bērniem, tā ļoti skaista vieta. Tas Jupiters, un tā vairs nav zemes mīlestība. Tā nav šī zemes mīlestība vairāk. Viņiem seks vispārībā nav, viņiem pat neinteresē. Vīrietis ar sēdot blakus sievietē pilnīgi kājās, viņam pilnīgi ne silts nav augsts no tā ir. Ne, silts nav augsts. Iepriekšējā vēl ir silts? Vēl mazliet ir. Ja viņi ir kopā tā šeit jau šī līmenī sieviete tikai kalpo vīrietim vispārībā. Viņai nav savas vēlmes, viņa kalpo saviem vīrietim, un viņa savu vīrieti skatās kā uz garīgo skolotāju, kā uz garīgo vadītāju. Viņa apbrīno viņu. Viņa no paša pirmās dienas viņam kalpo jau. Ko dzir?
tādas sievietes. Kas sievietes domā? Garīgais. Jā, bet tas arī... Patīk. Es tāds 3 sievietes zinu, kas tiešām esmu redzējis, ka viņiem arī vīri garīgie skolotāji ļoti augstā līmenī. Viņiem tiešām ir tā, ka sievietes viņiem vienkārši kalpo. Tā ir saistīts, palīdz, iedvesmo, viņi paceļ augšā un visu. Un viņi dara visu to, lai vīrietis varētu vairāk labāk kalpot Dievam. Viņi izdara visu tās lietas vīrietim, bet nevajadzīgas lietas. Viņi principā kā kalps dzīvo savam vīram. Iedomājieties, sievietes, kas pa viņiem. Un tas tāpēc, tā ir ne zemes mīlestība vispār. Viņi neko neprasa no vīrieti vispārībā. Cik dzīvosim zem koku, super. Viņi pat nav vēlmes nekādas. Tāpēc to sauc ne šīs zemes mīlestība. Viņi pilnīgi priecīgi, ka viņiem būtu blakus un kalpots un vīram. Jo sieva gudrs, sieva zina. Ja vīrietis iet pie Dieva, tad viņi arī iet viņam līdzi. Tas ir tāds likums, ko veidiskā kultūrā mācīja. Ja mūsdienās sievietes nemāk kalpot vīram, tāpēc arī tas dzīvnieku līmeni attiecībās. Viņas vienkārši nemāk kalpot. Es gribat izklausīt visam vīrietim, kā viņš jau sirdi vienkārši esiet superīgs sievas, viņš jums izdos. Tie ir mazas soļi, mēs runājam par to, kādas ir sievietes, kā mēnesis enerģija paaugstināt, kā saules enerģija sevi paaugstināt. Tas ir tādas mazas lietas, kas jādara. Es zinu, ka ir briesmīgi reiķināt to, ka šeit tikai 1 cilvēkiem, 2 cilvēkiem attiecības ir. Realitāte kāda? Tev ar attiecības ir? Labi. Redzēt, tas ir briesmīgi redzēt. Un arī attiecībās, kad sēdat savu mīļāko kopā, ties laik tā dzirdēja cūku. Tik mazi attiecībās. Tāpēc ir, manien, kas nāk uz lekciju, varbūt tu uzliec lekciju, kā var satikt savu mīļoto puisi un mīļoto meiteni. Uzreiz pastāstīt figūras. Tas būtu tā, nebūtu godīgi, man liekas, pareizi. Manipulēt. Protams, tas ir labi ieteikumi, bet tas būtu tāds, esam stāvis tāds bonusiņas atklāt, bet vienkārši labāk ir sajust. Vai tiešām varēsies ar vīris un kalpot visu mūžu. Ja jūs tā varat paskatīties uz šo vīrieti, tad ir jau vērts domāt patiecībā. Jā, ko tu vari paskatīties un tu saki, jā, viss, ko viņš darīja forši, man patīk. Tad jābūt attiecīgi ar tādam vīrietim. Un attiecīgi ar sievieti jābūt, kas māk kalpot. Nē. Iedomājieties, sievieti, atnāk sievieti, viņi nemāk taisīt ēst, kā viņi pakalpos vīrietim. Kā viņi izrādīs savu mīlestību vīrietim, ko? Kā? Ja vīrietim nav laiks kaut kādu, viņš kalpo Dievam. Viņam nav laiks, uķi tur. Viens otram tad austiņu tīrīt un laizīt un ko tur vēl, nav laiks tam lietām. Un sieviete jāsaprot, tāpēc sieviete ir attiecīgā līmenī. Sieviete nekad nedabūs tādu vīrieti, kas ir garīgs un viņa tāda, es esmu disēt. Vīrs sēž meditē, tur levitē jau. Es esmu disēt, beidz lidināties, sakārto māju. Būs tāda kopā, būs ļoti dīvaini. Ļoti dīvaini būs tāds attiecības, iedomājieties. Vīrs iet pie Dievas, sievietes disēt, Viņa ļoti grūti būs, ne jau tas, ka vīrietis var būt pazemīgs un palikt tur, ja viņš ir garīgs jau, bet sieviete to nevarēs izteikt, viņš ir boring. Viņš mani mūkšanās sarunājās. Es jums saku, viņš man sanskritā atbild. Iedomājieties, kāds attiecības ir. Mums mājas mīlas, viņš atnes ūdens krūzi, noliek visiem priekšā. Sūtam enerģiju un pēc tam sadalīsim šo ūdeni. Tas ir mielasts, kur ir tortes, kur ir kūkas, kur ir šampānietis. Un kotleti jāpa virs vēl. Protams, kad viņam draugi tieši tādi paši atnāk kopā un levitē pa istabu. Bagais tusiņš ir. Jā. Mēs tā kā slots kā dzenā pa istabu. Mūšas. Es gribētu tāds attiecības. Un tāds pat arī piemērs ir ar šo materiālo dzīvi, kad jūs nekad netiksiet tajā vietā augstākā, kur jums nav kvalifikācijas. Iedomājieties, ka jūs nonāksiet šādā sabiedrībā, kur visi māk kalpot. Kur neviens neko neprasa no jums, tikai kalpo, tikai dod. Kā jūs tur darīt? Ko jūs tur darīsiet? Viņi būs nērti. Aizbēgs prom vienkārši. Kur psihopāti, ko nenormāli lieta dzīvo? Tāpēc ar Dievs jūs neliek neko augstāk. Un šī liek starp tādiem pašiem maziem dieviņiem. Sanāk lekcijā, pakais, 12 dievi un sēž. Kā es baunīšu šodien. Mums nav augstāk, mums apziņa tāda ir. Mēs esam dievi. Paskatieties, mums katra māja iekārtot, kā jūs gribat, pareizi? Jūs uztaisiet savu mazo pasauli, piekritīsiet? Tie, kas ir attiecībās, tiem varētu būt mazliet savādāk. Jā. Bet ļoti maz attiecībās par šo pasēžu stāvokli. Ar tiem, kam bērni ir, man pasauli izjautas mazais ķēmis brīžam sadusmojās. Sasit man puķpodi.
Redziet, nērtības jau parādās, tāpēc, ka ego jāsagrauž attiecībās. Bērni, zin, kas labāk ego grauzēja? Jo tur vairs nav tavs bērns. Tavs, mama, es tevi mīlu, puf, saplīst. Ui, piedod, mīlu tevi. Ja bērniem labākais attaisnējums kāds, mama, es tev mīlu. Neper. Ko? Neper. Jā. Fātrītim nedarbojušās manipulācijas. Tāpēc kas ir? Vīrietim ir kas? Saprāts. A sievietē prātiņš ir. Tik mīļi. Paskaties, viņš 40 gadus dzīvo pie manīm, mēs esam cigaretes savu pērk, cik mīļš dēliņš. Esam kalpoja. Jā, esam kalpoja, jā, dēlam. Viņš sēž un garīgojos ar cigaretēm pie bojevikiem, nu. Garīgojos bērns gan jau. Redziet, tas ir attiecības, kāds mums ir, kā mēs bojam savas attiecības. Attiecības, mīlestība, aizmirstiet, ka attiecībās būs mīlestība. Mīlestība ļoti ātri beigsies. Kas parādīsies? Cieņa. Tāpēc, ka attiecības netika bojāts uz mīlestības. Ko? Seksu, vēderu, sportu, kaut kādām augstākām zināšanām, bet ne jau uz mīlestības. Tīri mīlestība, 7. čakra Jupiters, nu kurš tik tā es aizdomāties vai? Jo šitā čakra vairs abiem diviem ir vienādi. Jo šajā čakrā katram atsevišķi čakrs ir plus, mīnus, viņš pasīvi, aktīvi. Atšķirās gan sievietēm, gan vīrietim. Šeit jau abi ir viena no šī kosmosa. Kā tāds cilvēks satiksiet, jūs veids pa gabalu un savodīsiet. Viņam vienkārši gribās kalpot, viņam gribās būt blakus. Viņam gribās atrasties blakus. Un, ja sievietē ir šī mēnesis enerģija, vīrietis vienkārši grib viņu apprecēt. Ja sievietē nav mēnesis, viņš negrib viņu precēt. Negrib. Es, ka sieviete saka pats, es negribu precēties, ka maz īstais man nav. Nav man īstais, man liekas. Kā viņam pamostījās šī mīlestība, šī mēnesis enerģija, vīrietis, es gribu precēt viņu. Viņš saka, jā! Viņi māk taisīt ēst, viņi māk uz zeķis pat salāpīt. Viņi mājās visu laiku dzīvo un pie mājām strādā. Nevis iet uz klubiem un klubs tīri un visu ko citu dara. Viņi grib būt mājās ar ģimeni. Un tas nav jābūt tikai 30-gadīgs, ir tāds arī 19-gadīgs meitenes, 15-gadīgs meitenes. Vediskā kultūrā no 7 gadiem māca bērnus dzīvot ģimenē. No 7 gadiem jau principā māca meitē, kas tev būs jādara, ka tev vīrs būs, kas tev pie vīri būs jādara. Viņi māca no to vecam jau. Džeksa no 7 gadiem strostē. Nedarīs sievietos iekšās, Un visi viņā tiek apmācīti jau. Viņam izaug, viņu atnāk gatavu. Kur mums tā māca ģimenē? Tēvs, kurā īrijā strādā, māte, kur Francijā. Vecmāma viņa audzē. Satiekās Ziemassvētkos, visam uzmāja milzīgi dāvanu un bērns laimīgs ir. Bet vecmāma viņam nevar dot tik daudz, tu mīlestību nevar dot tās visas rūpes. Mātes vispār nevar audzināt dēls, jūs ziniet to? Dēls nostāj viņu pa nopietni nekad. Un būs milzīgi trauma, ko viņš izaugs liels, ja māte pēc viņu pacels vienreiz roku. Viņam nekad necienīs savu māti. Jo sieviete nekad nesit vīrieti. Vīriešu psiholoģiju. Ja māte būs iest uz dēlu, viņam būs kāda psiholoģija. Sieviete man iesit, sieviete? Atcerēsies. Nerūpēsies pie mums, izaugs. Viņš vienmēr viss atcerās, ka īpaši, ka sieviete iesit. Jo tas aizskarts ir kas vīriešu ego. Tāpēc, ja jūs gribat sodīt savu dēlu, vienmēr jābūt vīrietim, kas sodī uz dēlu. Nevar sodīt mātes paši savus dēlus, tas ir. Kad vīrieti no malas pieņemts? Pat jā, brāli, vectēvu, tēvu, bet ne pati. Tāpēc, ka viņš nesaprata, viņam vienkārši neaizies. Jums vēl māte, ka man te spēlītas spēlē, man jums ir pretī. Es esmu redzis, kā mazs bērns, kad māte ies, viņš šitņē pretī. Māzi, kurš nezinu, 4 gadīgi, kur viņam tāda apziņo. Viņa bērnība zina, kas pa mātā dara man sist. Viņa to ziņā, cik māmai pretī. Vienmēr uzmanoties. Tas tāda maza padomīņa, kas ir, kur vēdās raksts, kur ļoti smāk aprakstīt, kā audzināt bērns ir. Tas nav izdomāts kaut kas. Tas arī dzīvē darbojās. Mēs esam tikai tikuši līdz sākuma stadijai, ziniet. Pa laulībām mēs runāsim nākamā lekcijā. Kas jau ir laulības? Kāda laulības tie soļi, kā vispār, kad apracās, kas cilvēkam jāiziet cauri 7 soli. Saucās sanskritā, zināt tu vārdu? Tu tik jāzina, neizgāji? Ko? Vivaha jāgi, atceries? Vivaha jāgi vai piekstīt būs nākamās lekcijas temats? Vivaha. Vivaha jāgi, jā. Tas ir laulība dzīves, tā, ka tas rituāls, kas jāizdara ir.
lai būtu veiksmīga dzīve. Tur bija 7 soļi jāiziet cauri, kas ļoti palīdz, ka viņi appacās, ka viņi jāiziet cauri. Es jums izskaidrošu nākamā lekcijā. Kāpēc saka rūkts? Jūs zināt, kāpēc kādā saka rūkts? Bet nedēļa būtu saldāka. Jā, bet kāpēc? Saldāka. Vot redz, viņi vienu rituālu palaiduši garām ir. Bet rituāls ņems no vēdiskiem laikiem. Vēdiskos laikos no sākuma, ko viņi apprecās, viņiem deva čerenāmritu dzērt. A čerenāmritu nenormāli saldi ir. Tas ir cukurs, mēdus, jogurts un kaut kas iekšā, ciedri tas cukurs iekšā, viņš normāli salds ir. Lai vairs nekad nebūtu rūgtums dzīvē. Bet mēs tikai bijām rūgts un neko saldu nepiedāvājām. Jā, tagad ne. Tāpēc mēs sākam iedot to saldo un to rūgto dzem prom. Viņi saka, rūgts, viņi saka, nē, mums nav rūgts un bučojās. Mums ir saldi. Nav viss kārtībā, māli, normāli jau tas tik beigst. Es pēc tam zirtu iedošu. Nesaldi. Ja redziet, tas ir ļoti vienkārši pateikt to, ka mums laulībās ir šis 7 maģiskais cipars, bet nākamā lekcijā 7, jūs zināt, ka mistiskais cipars ir. Jā, bet 7 ir mistiskais cipars, jo 7 nozīmē ceremoniju. Vienmēr jābūt 7 reizēm. Tā ir ceremonija, rituāls ir mēnesis sevi līdz 7. Dievībām piedāvā visu 7 reizes apkārt. 7 reizes sievietēt apkārt vīrietim, vīrietis siet apkārt 7 reizes. 7 reizes jāpiet apkārt uz svētām vietām visās kultūrās. 7 maģiskais cipars. Mēs esam 77. 7. vakarā, 7. Nu, tagad jau 7 cilvēki. Tas būtu baigi mistiski. Nē, es domāju, tagad mēs esam plaši 7. Redziet, kā 7 ir mistiski, tie cilvēki ir ļoti mistiski. Tāpēc vienmēr atcerēs to, ka laulības tas ir tāds darbs, bet līdz viņam nonāk, jums jāizdēš tam cauri, jums ir jāapsēž un jāapskās, kas mums blakus sāp atrodās. Tāpēc, ka jūs attiecībā, jūs jautājumus 14 vienkārši varat izrunāties pie attiecībām. Varat iziet cauri, bet mēs gribam pacelt augstāk kaut ko nonākt. Vai mēs gribam būt statistikā 7 vai 5 statistikā, 5-7 gadi, kas šķirās. Bija 3 līdz 5, pēc tam bija 10 un kaut kas tur vēl bija, un tad jau pēc tam normāli. Tad var saģot. Jā, ja pieredums tas ir. Vienmēr atceries, ka laulības būvējās jau pirms tam, pirms jūs esat apprecējušies, sākās laulības. Pirms jūs ieņemat bērni, jau bērns aug. Kur? Domās. Tāpēc, ka jūs piesaucat no augšu to dvēselīti. Jūs domājat, plekš, un tad būs mums plekš, tāda ritīgā sveitība atnāks, mums tāda sveitība piedzimst. Negribēts bērns, un ne jums. Tāds vienkārši izlīdīs ārā. Jo cik es zinu, kā paši cilvēki, vai piedodiet. Tāds ragiem var no sākuma. Uz gaismu. Jā, vīrietis pateica, piedodiet man lūdzu. Piedzimā. Iztolkojuši. Bet parasti cilvēki kādi labi jūs satiekās, viņi satiekās spogulos, zināt viens otram. Ja parasti mēs neredzam savus sūdzes, pareizi? Mēs tikai esam perfekti. Un satiekās blakus cilvēks, tas, kas viss jārā viņš. Viss, kas tev kaitri, viņā īstenībā... Jā, viss ir tevī. Tāpēc jau mēs saliek kopā Dievs, lai jūs strādātu pie to. Tāpēc, ka jūs nevarat atzīt, maitas, mēs nevaram atzīties paši, ka mēs tādi esam. Nē! Kā būt tāds cilvēks vispārībā, nu? Kā var šitādi kopā dzīvot cūku? Man tik labam. Un otrs tāds pats saka, tā poši cūkā tu. Par ko man sūdz? Jā, un viņi nesaprot, bet kas spogulis ir tīpaši cilvēks ir mēnesis. Ja cilvēks ir divnieks, sievieti, viņi tik labs spogulis vīrietim, vīrietis tā savas sūdzes redz. Ja mēnesis liek atstaro. Ar tiem ļoti grūti attiecībās vīrietis liek ātri progresēt. Viņš paskatās, bija vainīgs. Ļoti grūti. Ir kādi jautājumi? Es gribētu atstāt laiku jautājumiem. Pateic, cik pūkstens ir. Parasti aizrunājos. Tas 10. Tad esam iekāvēs laikā. Pirmo reizi. Lūdzu, jautājumi. Kādi bija cipari 6. un 7. čakrē? Kurai čakrē? 6. un 7. Nu, kāds Saturnam cipars ir? Kāds ir Saturnam cipars? Jupiteram. Mēs iepriekšējā lekcijā runājām. Kāds Jupiteram ir? Trīnieks, ja? Saturnam kāds ir? Astotnieks ir, ja? Sestdienā vēl dzimst. Jā, un tad vispār viss ir super, ja? Super. Jupiteram trīnieks, Saturnam astotnieks, man liekas, bija, ja? Jā, man liekas, tā bija. Es kļūties, jūs neesam numerloks. Jupiteram astotnieks? Jupiteram trīnieks, Saturnam ir astotnieks.
nekas tā. Es ar kļūtis neesmu Saturnim astotnieks, jā. Saturnam ar astotnieks, tie ir tās vecās dvēseles. Tāpēc viņiem ir principā visi astotnieki, viņiem ļoti vienkārši garīgoties, viņiem ir tik liela bagāža. Viņi jau tur ir super seks aktīvie kaut kādi, vai kas viņiem ir tāds, kaut kas šeit dzīvē vairāk ir jāizdara. Ko? Astotniekiem. Ļoti vecas dvēseles ir. Nu tādi ritīgi, tādi nobrīdušie. Septitnieki, tas ir skaidrs, tie skolotāji tādi. Viņi jau vienmēr mēs mācām, mums ir klāns trīnieku pārstāvēti, klāns vesels šeit. Klubiņš. Tā kā es zinu, tāpēc... Jā, mums tāda ir klubiņš. Vēl kāds jautājums ir? Atkal latviešu tipiski jautājumi, klusuma jautājums. Nu, beidz, pagājušais nevarēja aizvērt. Tur bija Raids, mēs 12. beidzām. Ak, Dievs. Raids joprojām, viņš pēc tam Facebookā raksta kādas savas citātus, ko es to neesmu teicis. Jā! Viņš nedzird, viņš ar matemātikas cipariem tikai dzird. Viņš nedzird vienkārši, tā problēma. Tā kā, mīļie, dārgie draugi, milzīgs paldies. Nākamā lekcija būs par laulībām, jau kas tāds abi ir. Mēs runāsim par Ilaha Jagiju, kas par laulību ceremoniju, kādiem 7 ceļiem jāiziet cauri, lai visā būtu veiksmīga laulība, kas jādara laulībās ir, kas jau bija laulība. Turēt mums tādu laulātu pāri atvest par parādu. Mums ir? Atved mums parunāsim. Šeit. Es domāju, kāds no šiem ir. Nu, tur būs kāds, es par šos, jā? Mik, jā? Viņi jau 3 gadus jau, visas lekcijas no galva zini, un joprojām nāk, un Amālija katru lekciju domā, pats jau ko paēst pēc lekcijas. Jā, kaut kā ir. Tāpēc, mīļie, dārgie draugi, joprojām ziedojam kastīti, tur, lai mēs uzturētu šīs telpas. Varat palīdziet, jā. Noziedojums atstājāt, jūs varat palikt uz teju, var uzdot personīgi jautājumu, vai palikt uz zupu. Man ir zupa. Pēc 6 nevarēs, bet jā. Bet dakteris guļ, tā kā jā. Tā kā mīši, paldies vēlreiz, ka atnācāt, un nākamā lekcija būs par laulībām, tā kā ņemiet līdz savus laulātos draugus. Dārgās meitenes, lūdzu, skanējiet puišus. Dārgie puiši, skanējiet meitenes, neskatoties uz kājām vai uz krūtīm. Skanēšana jau no sākas. Jā, bet jūs prātīgi izskanējiet. Labi. Tā kā jā, kāds gribēs zupu? Kurš tev ir liekos? Atzīstaties. Godīgi. Man nav daudz, bet mēs varam sadalīt. Bišķiņ. Brālīgi. Ko vislabāk parāda, to arī pirmo ierauga.